viena no galvenām lietām, ko es uzsveru tieši sievietēm, kāpēc vispār tie spēka treniņi ir tik svarīgi. Ļoti daudz ir forši un interesanti pētījumi, tagad arī runa par to, ka samazina risku. Visur citu šie negatīvie komentāri par to pašu izskatu un vispār sievietē tik smagi vajadzētu un tādas. Parasti ir no cilvēkiem, man ļoti daudz cilvēku rakstīja un teica, sačakarēsi muguru, tev nevarēs būt bērni, tev būs zemes noslīdējums. Kāpēc sievietēm vispār būtu jātrenējas? Sveiki! Šīs dienas viesis mūsu podkastā ir Ilona Buliņa. Viņa ir fitnesa trenere, viņa ir vairāk kārtēja Latvijas čempiona spēka trīscīņā. Viņai pieder ne tikai 1, ne tikai 2, bet 3 Latvijas rekordi. Vēl nesen piederēja 4, bet to esi pagaidām pazaudējusi. Bet drīzumā jau Latvijas čempionāts, kas nozīmē, ka tu vari atgūt arī 4. Principā iegūt pilnīgi visus Latvijas rekordus, kas ir pieejami šobrīd. Jā. Un tāda sveika. Sveiks. Un šodien mēs ar Ilonu parunāsim vairāk par to sportošanu tieši sievietēm. Kāpēc vispār sievietēm būtu jāceļ tik smagi svari, kā tu cel? Arī par kaut kādu sociālo mēdīju aspektu un tam līdzīgi. Bet ar ko mēs sāksim? Es domāju, tu varētu pastāstīt, kā tu vienkārši nonāci pie tā, ka tu sākumā nodarbojies ar fitnesu, un tad tu pārgājuši to powerlifting. Vispār tam man jāiet ceļš ir vēl mazliet atpakaļ, sākot ar manu bērnību un vispār kā es nokļuvu sportā kā tādā un vispār sacensību sporta vidē. Jo pirms fitnesa es biju nodarbojusies ar pilna kontaktu karatē, diezgan augstā līmenī, ar sacensībām ārpus Latvijas, Eiropas mērogā, un tad tā sacensību vide man ir veidojusies, jau teiktu, no 12 gadiem. Un paši starti bija, es trenējos vienkārši ar tēti, tētis man bērnībā iemācīja to mīlestību pret sportu kā tādu, ja manam sports vienmēr asociējās ar tādu foršu pavadīšanas laiku kopā ar ģimeni. Tālāk mana bagāža bija akrobātika, jeb cirka skola, es nodarbojos ar kaut ko tādu, kas man iedeva tādu jau bērnībā pamatu gan ar spēku, gan ar izturību, gan arī ar lokanī. Un tad, kad es nejauši nokļuvu cīņas sportā, treneris jau pirmajos mēnešos mani pamanīja, un pateica, ka pēc 2 mēnešiem ir Eiropas čempionāts jauniešiem, kas pirmoreiz notiks Latvijā, nevajag gatavojies. Un es sagatavojos un nostartēju savās pirmajās sacensībās. Pirmajā cīņā salauzu kājai pirkstu, bet nostartēju vēl 2 cīņas, kuras uzvarēju un dabūju 2. vietu. Un tajās sacensībās man ne tikai iedeva medaļu, bet arī piešķīra titulu kā labākais cīnītājs, fighters, jo es savos 12 gados ar lausta pirkstu izlēmu tomēr vēl 2 cīņas turpināt un nepadevos. Un tas laikam iedeva to pirmo tādu sajūtu, jā, es varu, man sanāk, un man vispār sacensību atmosfēra patīk. Un tā līdz 19 gadiem es biju cīņas sportā. Bet tā kā tas bija cīņas sports, kas ir pilna kontakta karatē, tad tur nav laiti sitieni, tur ir reāli sitieni, tur treniņa laikā tev ir jātrenē, kā sauc to uzsišana, kad tu turi sitienus un tev vienkārši partneris sit pa kāju un tev jāizcieš tie sitieni, lai tev sacensībās nav tik grūti, jā. Tad tas ilgtermiņā nāca līdz ar traumām. Es biju dabūjusi gan celiņu traumu, gan mugurai traumu, gan visādi mazie sīkumiņi, piemēram, man ir pārauta saitīta pirksta, es nevaru iztaisnāt mazo pirkstiņu, tas ir suvenīrs no manām pēdējām sacensībām, kad man vēl bija 19 gadi. Tas nāca ļoti daudz traumām, un jau tuvojoties tiem 19 gadiem, es sapratu, lai kā man šis sports veids patīk, es viņu neredzu sev ilgtermiņā. Man vēl ar vienu ļoti patīk, un es vēl ilgu laiku braukāju tiesāt sacensības, bet man bija tāds vainos tajā sporta veidā. Es ar visu sirdi un dvēseli un startēju viņā un tā kā uz panākumiem, vai arī tā kā varbūt ir jāpaskatās kaut kas cits. Un tad jau paralēli tajā pēdējā gadā, ko es vēl trenējos, kad es sāku interesēties par fitnesa jomu. Un tobrīd ļoti tieši bija tas uzplaukums fitnesa youtuberiem. Pirmie Gymshark youtuberes meitenes, kas bija pirmā sponsorētājs modelis, un man tā patika, un es skatījos un man likās, jā, es kaut ko tādu arī darīt. Un manā pirmā sporta zāle bija dzīvoklī. Ja manam tētim bija svaras dienas, viņam bija arī statīvi, un visu, un es vienkārši sāku mājās pēc YouTube video kaut ko mēģināt, trenēties, kaut ko darīt, un tā jau arī nonāca līdz tam, ka karatē aizgāja 2. plānā, un tad aizgāja arī pavisam jau prom, un vienkārši pārgāja parasto fitnesa ceļu. Un tālākais ceļš jau bija tā, ka es sāku saprast, ka manas zināšanas laikam trūkst, es gribētu saprast vairāk, ko es daru, kāpēc es tā daru, un es tobrīd lūdzu palīdzību vienai ļoti Latvijā zināmai tobrīd fitnesa trenerei, kas bija sociālos tīklos pazīstama, un es satikos ar viņas pirmo treniņu. Īsais stāsts pieredze bija briesmīga. Cilvēks man nepajautā, neko es māku, neko es varu. Uz papīra, uz lapiņas sarakstīja man treniņu programmu. Man bija jautājums par manu tehniku pietipienā,
kas tobrīd bija briesmīgi, tā kā tur viss bija ļoti slikti. Un viņa teica, viss kārtībā, turpini. Un tā bija ļoti liela vilšanās, tā reize es atceros. Un pēc tā es izlēmu, ka man ir pašai jāmāc un jāiet vienkārši mācīties šajā sfērā. Tā kā mācīties, izglītoties sporta sfērā, iegūt arī akadēmisko to saucamu izglītību. Un vienkārši tā arī nākamajā gadā es sāku savas studijas, trenējos, un kaut kur iekšā sēdēt tā sajūta, ka man trūks sacensību. Man vajag sacensības. Zini, kā tu esi no bērnības sacensības sportā, karatē sezonā citreiz ir 6 sacensības 7 gadā, un tu pēkšņi jau cik gadus nestartē nekur, sāka trūkt. Un tajā brīdī man nebija pazīme lokā neviena īsta tāda powerliftera, bet man izteica tādu opciju, kas varētu startēt fitness bikīni. Tas bija pirmais. Un tajā brīdī arī tas, ja tu esi zālē, fitness bikīni uzreiz, jā. Un es tā kā sāku par to lolot cerības, man pat viena meitene iedeva savu paukastījumu, aizdevu mājās uzmērīt, pastaigāt, saprast, kā es jūtos. It kā jau viss bija forši, un tad es izlēmu tādā, testa pēc pastīties, kā es varētu nožūt un kā es jūtos, tā kā zaudēt lielāku tavu procentu. Un tas sāka man atstāt negatīvs seks uz veselību. Ļoti negatīvi ietekmē manu hormonālo darbību, manu mēnešēžu ciklu, tas ļoti sāka ciest, tad līdz tam man esošais regulārais cikls sāka vienkārši kavēt pa 20 dienām. Un tas sāka radīt diezgan lielas bažas, un es sapratu, ka varbūt tomēr šis nav mans ceļš, ka es tā kā negribētu varbūt ar to riskēt, un arī, ka īstenībā tā striktā ēšanas uzraudzība man radīja tādus apsēstību ar ēšanu, jo man arī traucēts ēšanas, tā kā problēmas bijušas. To negribētu saukt par ēšanas traucējumiem, jo tas netika diagnosticēts, bet es izgāju ļoti tādiem neveselīgiem ēšanas posmiem. Un tad vienkārši turpināju atkal parasto zāles ceļu, līdz man vienā dienā kāds nepateica, Ilona, kāpēc tu nestartēji trīscīņā? Tev tak ir tik labi svari, ko tu cel, jo tu brīd pat nestartēji trīscīņā. Es tur vilkmīgi 100 kg uzreizēm cēlu un tā. Un es domāju, Jāni, bet es jau neesmu tik stipra. Tad es iegāju apstījos Latvijas rezultātus meitenēm, un es sapratu, Latvijā īstenībā ļoti maz meitenes startē, un šī ir tukša niša, un man patīk uz to spēku trenēties tāpatās, pat netrenējoties speciāli powerliftingam, man patika patestēt maksimumus spēku kustībās. Tobrīd es vienīgi guļspiešu netestēju. Tur bija visu laiku kāja treniņi, vilkle, pietieni un tā. Un kaut kā pirmo reizi izlēmu 19. gadā vienkārši pati sagatavoties un nostartēt. Un es tobrīd paņēmu online group coachingu no Barbell Medicine. Ar viņa palīdzību es tā kā gatavojos, tas nebija individuāls darbs, tas bija tā kā grupas programmas settings. Un gatavojos, paņēmu arī viņu peak programmu, kas ir uz beigām tieši tām pēdējām nedēļām. Nostartēju, iegūstu savu pirmo pieredzi, dabūju pirmo šoku, dabūju arī pirmās sajūtas, ko nozīmē, ka tu dari pārāk lielu apjomu un intensitāti. Ja man sāk sāpēt elpoņi, ja tu nedēļā neesi cik spēdis un pēkšņi 4 reizes nedēļā spied, ir jūtams. Līdz ar to, un tad dabūju tādu savu pirmo pieredzi, un es saprotu, ka man šeit patīk, es gribu turpināt. Un tad jau 20. gadā es uzrunāju Oskaru, kurš jau ir cik gadus mans treneris, un tad ar viņu sadarbojos, jo es sapratu, ja es gribu šajā sportā labus rezultātus un nenodarīt sev pāri, man vajag kādu, kas šajā ir zinošāks, jo tā bija joma, par ko man vispār bija sveša pasaule. Tā no esmu šeit. Jā, tu jūti tagad, ka tu esi jau tik ilgi bijusi tajā sportā, ka tu varbūt esi pati gatava būt powerlifting treneri? Tas tāds sarežģīts jautājums. Es negribētu sevi saukt vēl par powerlifting treneri. Ja man atnāktot mana klienta, kas trenē šobrīd pie manis un teikt, Ilona, es gribu nostartēt, es viņu sagatavotu. Bet es viņai arī pateiktu, man nav šeit tik liela pieredze, tā kā es tevi testēšos. Tāpat laikā es nejūtos vēl komfortabli sevi skaļi par powerlifting treneri. Tas, ko tu gribi teikt, kad vairāk kārtēji Latvijas čempione ar Latvijas rekordiem arī katrā disciplīnā nav pietiekami kompetenti, lai būtu powerlifting treneri. Zini, tas ir līdzīgi, kā mēs ar tevi runājām iepriekš. Tu vari pats labi darīt kustības, bet iemācīt to citam ir cita lieta. Un es varu iemācīt kustības, bet atkal nākamā lieta ir sagatavot to cilvēku, pielāgot viņam programmu, darba apjomus, intensitāti, kā lai viņš neizdeg pa ceļam. Man starp citu ir pieredze gatavot vienu klienti powerlifting sacensībām pagājušajā gadā. Viņi diezgan labi nostartēja, viņi dabūja 2. vietu. Tāpat laikā viņa bišķiņa izdega tajā procesā. Un atkal tas man bija tāds kā pagrieziena punkts padomāt vēlreiz, vai katram vajadzētu tajā startēt, jo cilvēks, kuram bija prieks no zāles treniņiem, viņš pazuda vēlāk. Līdz ar to, tas tā ļoti interesanti, un tā pati, kā es minēju, pieredze, kurā mirklī to padzīt cilvēkus priekšu, tomēr sacensības ir priekšā, vai kad labāk paņem to soli atpakaļ, lai tu ilgtermiņā kā neizdezina viņu nevis fiziski, bet morāli varbūt arī.
Un līdz ar to es teiktu, ka šobrīd vēl es negribētu sevi skaļi saukt par powerlifting treneri. Jā. Viens ir sava personīgā pieredze, bet otrs praktizēt, trenēt, pielāgot programmas un tam iet cauri. Nu jā, es arī, protams, trenējos powerliftingā kādu laiku, un tur jau ir tā lieta, tas, ko es stāstīju iepriekš, kad mēs runājam ar Rairu, ka tā pieeja powerliftingam ir daudz nopietnāka nekurā citā sportā. Jo principā tas, kā tu trenējies tagad, tā trenējies arī pasaules līmeņa sportisti. Jo principā tā pieeja, tie cikli, tas viss pārējais jau ir ļoti līdzīgs. Vai pat īstenībā tāds pats, protams, vienkārši mazākiem svariem. Bet principā tā pieeja un viss pārējais ir pilnīgi tas pats kā pasaulē zināmiem sportistiem. Tā atšķirība starp to, kad piemēram, ja tu vari skriešanā, cik tu vari ieguldīties, un, protams, cik pasaulē līmenī tas skrējas, tur gan ir tā atšķirība diezgan atkal liela. Tāpēc, tas, ko tu saki, ka šajā sportā ir diezgan viegli, savā ziņā, ne kļūdīties, bet darīt par daudz vai nesaprast, cik daudz esi spējīgs. Jo tas ir, tas tiešām arī ir tāds cilvēkiem, un tā ir tāda tuvā līnija, ko saki. Bet vai tev liekas, ka tev ir tā kā bail no tā, vai tu, kas īsti ir tas faktors? Jo, loģiski tā pieredze ir, tu jau tomēr 4 gadus to dari, tu jau tās programmas redzēsi, tu jau izproti noteikti to visu, un tu noteikti papildus arī tam mācies. Bet kā tavuprāt, tu domā, ir tas galvenais faktors, kāpēc tu negribētu iet vairāk tieši ar to? Jo noteikti ir interesanti trenēt sportistus, trenēt ar sportistiem, kuriem ir augstas ambīcijas, kuri grib vairāk sasniegt, vai ne? Protams. Tu izteici pareizi vārdu, kā es varētu raksturot tās savas sajūtas, ka man ir bail. Man ir laikam bail iet iekšā tajā, varbūt nav līdz galam vēl tā lielā pārliecība, kas to varētu. Un man ir vēl viena pāris klienti, kas saka, ka viņi gribētu pamēģināt. Un tad es arī uz viņiem arī papraktizēšu, tad, kad viņi pienāks pie tā, ka viņi grib pamēģināt. Bet man laikam ir tā baila. Protams, es neiegūšu pieredzi, nemēģinot to darīt. Atkal tas tāds likumsakarība. Ja es nemēģināšu un tagad nepārvarēšu uz bailes un nesākšu kādu gatavot, es neiegūšu to lielāku pieredzi tajā. Bet, vienkārši, kā saka, man pašai esot sportā, kas ir sacensības sports no bērnības, es zinu tās savas sajūtas, savus limitus, kurus drīkst sev paspiest, kurus drīkst sev pagrūst un kurus saprotu, ka jāpaņem solīts atpakaļ. Tāpat laikā manā gadījumā ar to klienti konkrēto bija situācija, ka viņa nekad īsti tādā sacensības sportā nav bijusi, un viņa tik ļoti gribēja to sasniegumu, ka viņa, es teiktu tā, ka mocīja sev vairāk varbūt nekā vajadzētu tieši mentāli. Fiziski varbūt viņa vēl varēja pavilkt, bet viņi sāka saprast, ka viņai tas tā kā sāka bišķi izdedzināt. Un tad man ir bail, jo tas ir beidzies ar to, ka viņai nav vairs tāda prieka par tiem treniņiem, un es negribētu cilvēkam atņemt to prieku no treniņiem. Jo mans kā treneris mērķis ir tomēr vairot to pozitīvo apspēka treniņiem, ap būšanu spēcīgāk, ap ilgtermiņā veselības iegūmiem, ko tu iegūst no spēka treniņiem. Tāpat laikā, ja padzenot uz sacensībām, tas nozīmē, ka cilvēkam vairs nav tā prieka, un viņš vairs to negrib pat darīt un pat nedarīs varbūt. Tad es labāk, lai viņš neiet uz sacensībām, es viņu negatavoju kā mierīgāk. Tā. Es nezinu, saprast, ko es centos. Nē, es pilnībā saprotu, tas mērķis vairāk ir vairot, to veselības aspektu, tajā visā, jo, tas ir skaidrs, jo vairāk ir profesionālāka pieeja, jo vairāk tu gribi būt kā profesionāls atlēts, tur ir maza saistība ar veselību. Profesionāls atlēts, teiksim tā, viņš nav vesels. To daudz, man liekas, cilvēki arī īsti neapzinās, kad, lai tu būtu profesionāls, tev ir tik daudz jāziedo, tev ir tik daudz jāieliek laika, jāiet cauri potenciāli traumām, sāpēm un tam līdzīgi. Jo reti kuram profesionālam atlētam ir tā, ka viņš var teikt, esmu 100%, man nekas nesāp, un viss ir perfekti kārtībā. Ja tīpaši arī powerliftingā noteikti ir jāspēlē ļoti bieži apkārt traumām. Jo bieži kaut kas sāp, tā kā sāki, sāp tie elkoņi, bet ko tu jau esi cikla vidū, ko darīt, vai ne? Tev tie elkoņi sāp, ir vienkārši jācīnās cauri. Jāpielāgo, protams, laika, tad, kad jau esi ilgāk šajā sportā, es arī saprotu, kur ir tie mainīgi, ar ko es varu spēlēt ap to traumu, lai tu varu turpināt. Tā kā man bija mana pirmā pieredze, es vienkārši turpināju trenēties caur sāpēm, neko nemainot, tikpat intensīvi, tikpat lielā apjomā. Un tas beidzās ar to, ka es vispār pat nevarēju stieni uz muguras piepienā noturēt. Man ļoti sāpēja elkoņi. Tā. Bet tas nāk ar pieredzi. Bet, protams, man tāds laikam tiešām lielākais mērķis ir nevis strādāt kā ar profesionāliem atlētiem un trenēt atlētus. Laikam tā kopējā veselības veicināšana cilvēkiem caur spēku treniņiem, parādot, ko tie spēku treniņi dod. Un ja cilvēks grib to sacensības garu, es sagatavošu viņu, Tāpat laikā kaut kā es šos gadus neesmu jutusies vēl gana kompetenti un droši trenēt, un es nekad nebaidos tos cilvēkus, kas grib novirzīt pie kāda kompetentāka. Un es arī esmu vairāk kārt ieteikusi cilvēkiem, kas ir rakstījuši no malas, ka uzrakstu Oskaram, manam trenerim,
kurš šajā brīdī šobrīd tur ir tā kā kompetentāks. Ja tu man jautā, kas būtu, ko es varētu darīt, lai es nākotnē tā kā justos drošāk trenēt tos sportus, kas gribās startēt spēku trīscīņā. Es teiktu, ka es gribētu vēl papildus par to tā apzināti pamācīties. Jo pēdējos gadus es savas mācības esmu veltījusi vairāk tādai kā vispārībai veselībai un arī, piemēram, specifiskām lietām, kas ir strādājot ar grūtniecēm. Es tur esmu ieguldījis to savu laiku. Tieši specifiski powerliftingam es neesmu tā ļoti padziļināta, kā veltīs laiku vēl mācīties un izglītoties. Attiecīgi, es gribētu veltīt tagad šim laiku, un tad varbūt, es pateiktu tajā pašā sociālajos tīklos, es gribētu kādu sagatavot sacensībām, vai ir kāds gribētājs, tad varētu arī tā no malas paņemt, varbūt. Kā tev liekas, tu powerliftingā, tu redzi sevi vēl ilgi? Tieši startējot sacensībās. Varbūt ne tik ļoti trenējoties zālē, bet tieši, vai tu redzi sevi ilgi startējot Latvijas čempionātā? Katru gadu vēl 10 gadus? Jā. Es diezgan ilgi. Es par šo esmu domājusi, cik es ilgi gribēšu to darīt, un man šobrīd tā sajūta, vēlme to darīt nav pazudusi necik tā kā. Par šiem gadiem necik, un es pat teiktu, ka vairāk pat ir parādījusies, ka man tas ezers kaut kā nepazūd, bet es teiktu, ka manā gadījumā varbūt tas ir spēlē lielu lomu, ka man nav bail paņemt soli atpakaļ, darīt kaut ko mazāk, varbūt ne tik optimālu rezultātam, lai nesaudētu ilgtermiņu prieku. Man ir bijis periods, arī mēs ar Oskaru runājuši, es trenēju 4 nedēļā, man bija viens periods, kad bija tik izdegusi, ka es teicu, zini, vai kaut kādu periodu pārējām uz 3 nedēļā. Es vienkārši nevaru. Optimāli varbūt būtu pat 5 treniņi varbūt nedēļā, bet es saprotu, ka es mentāli nevaru pavilkt. Un arī nebaidos teikt, ka man vajag teikt mierīgāku periodu, vai arī kādas sacensības izlaidīšu varbūt, Jo man gribas davot to ilgtermiņu prieku tomēr no tā sporta, un man patīk tā sacensību atmosfēra, tīpaši tajā Latvijas čempionātā. Es nezinu, kā tev, bet man liekas, mums powerliftingā Latvijā kopumā ir ļoti tāda pozitīva konkurence un forša atmosfēra. Vismaz es to izjūtu, tā kā, ja arī salīdzinu ar cīņas sportu, it īpaši sieviešu kolektīvā, tā kā powerliftingā. Mums ir tik forša atbalstoša atmosfēra, mēs kā startējam vienā kategorijā, un arī, kad mēs, piemēram, ar Amandu arī cīnāmies, man atņēma vilkmes rekordu, tāpat laikā forši, ka viņa ceļ un pasaules vairāk par mani, es tur stāvēšu boks fonā un teikšu, davai pacel. Man vienā mirklī neienāca prātā, ka Dievs viņa pārspēja man rekordu, kā viņa tā. Es teiktu, tas ir laikam arī tas, kas man otru, man patīk tas sacensību tusiņš, es teiktu tā. Par pašu vēl powerliftingu. Skatoties uz rezultātiem, ja mēs tiešām skatāmies uz rezultātiem, tā konkurence un tā spiešana, tevis spiešana ir diezgan maza, jo tāpēc, ka tā konkurence nav liela. Vai tu piekrīti, vai tā kā tev liekas, ka ir grūtāk nedaudz tā kā startēt un gribēt, gribēt jau tu gribi maksimālu rezultātu, bet tas, ka tev nav, kas par tevi tik ļoti cīnās, vai, piemēram, kad tu aizbrauc uz kaut kādām internacionālām sacensībām, kurās arī tu esi tās sev spēles, ka tev liekas, ka tev vēl vairāk patīk, ka tev ir tā cīņa un tā konkurence, jo Latvijas čempionātā, piemēram, pagājušajā gadā tev nebija konkurence pilnībā. Kā lai saka, Latvijā tā konkurence tīpaši sievietēm nav liela. Ar gadiem viņa ir palikusi lielāka, jo kad es sāku startēt, vispār nebija. Man bija viens gads, kad Latvijas čempionātā savā kategorijā bija viena pati. Arī tāds ir bijis, Pagājušajā gadā bija laikam rekordu liels sieviešu dalībnieku skaits. Visās kategorijās bija vismaz 3, pat vismaz 4 meitenes. Tā kā tas bija lielākais, kas ir redzēts. Tā kā katram bija medaļa, un ne jau tāpēc, ka visiem ir medaļa, bet pats palika pat aiz strīpas visu laiku. Bet tā konkurence, ka viņa ir mazāka, iespējams ietekmē, ka varbūt bišķi zemāku, kā to vēlmu sev pagrūst. Bet atkal jau man nav tā galvenā motivācija sacensties ar kādu. Man nav. Man ir vēlme sacensties ar sevi. Man vienmēr patīk pastīties, kāda ir nākamā robeža, ko es varu sasniegt. Tā ir mana galvenā motivācija, nevis sacensties ar kādu. Tas otrs ir kā papildus ārējais motivators, bet man galvenā ir iekšējā ar sevi. Ja, piemēram, es ļoti labi atceros sevi, kad es pirmoreiz pietupos ar 100 kg, man liekas, tas ir nereāli, un tas ir tā kā limits, ko var sasniegt, Un tagad es cīnos jau pie 140, un tagad ir tāds, man kādreiz likās, ka 100 ir mans limits, bet tagad saprotu, ka 140 ardeņi jau nebūs mans limits. Tad atkal, cik tad būs? Un tā ir laikam tā mana galvenā motivācija, man gribas pastīties, uz kurienes var aizvest sevi tālāk. Arī ar to pašu spiešanu. Es vienu dienu te riktīgi pārdzīvoju, ka es netieku pāri spiešanu 85 kg. Dievs, kā es netieku viņam pāri, un tu esi iesprūdus. Un es tā padomāju, es kādreiz spiedu 60. Un tas bija man tāds rītīgs smags svars. Man likās, ka Dievs, tas ir tik nereāli. Un tad es saprotu, īstenībā ir pagājis laiks, un es esmu tikusi uz augšu, un paies laiks tikšu vēlreiz uz augšu. Un bet, ja runā par internacionālām sacensībām kā sev,
Nu, tā ir pavisam atkal cita lieta. Arī SEL nav tik lielas sacensības, ja mēs salīdzinām, piemēram, ar Eiropas junioru čempionātu, kas tikko bija zviedru atlēta cēla rekordus, kas ir kaut gan arī open rekordi. Nu, wow, vienkārši tie cipari ir. Tāpat laikā arī savas spēlēs mums ir ļoti spēcīgas atlēti tepat blakus. Lietuvā un Igaunijā ļoti spēcīgas meitenes, un tā ir tāds, tā kā, nevis varbūt vēlme tik ļoti grūst sevi, bet arī, bet pasīties, cik viņu svāru un cik forši un parunāt ar tiem cilvēkiem. Nu, tas iedod man tādu kā papildus to dzinuli, varbūt vēl kaut ko darīt, bet galvenokārt man iekšējā motivācija ar sevi cīnīties, ne ar citiem. Jo atkal jau, ja tu pasties, kāds saka, man ir Latvijas rekordi, es Latvijas čempione, tāpat laikā tu pasties rezultāts, ko ceļ pasaulē. Diezgan zēmēs vēl īstenībā. Tas ir tāds humbling experience, kā saka. Tev jau vismaz ir, tu atkal ir uz ko tiekties. Ir tik ļoti Latvijā, bet tev ir atkal uz ko tiekties. Jo tev ir bijis tā, piemēram, šobrīd tev ir nedaudz cipari zemāki, bet tas 400 kg kopsumas mērķis, tas ir par kaut ko domāt. Jā. Es atceros, ka tas pirmā sacensībās Lasaptē mana summa bija 292,5 laikam, jā. Tagad pēdējās sacensībās jau bija 370 ar kaut ko. Latvijas čempionātā to bija? Jā, kaut kas tāds bija. Selā vēl lielāks bija, vēl uzcelbiču vairāk, jā. Un tad es sāku domāt, 400 ir sasniedzams. Jo es iepriekš Oskaram biju minējis, ka man gribētos to summu 400. Jo es kaut kad ļoti sen vienai youtuberei arī bija klausies, kas nodarbojas ar powerliftingu, ka, tā kā 63,9 kategorija, 400 ir tāds foršs cipars, ko sasniegt. Un es kaut kā biju pie viņa pieķēršies, bet man iebliekšas neiespējami. Tad tagad es esmu diezgan tuvu viņam, un man tāds, bet es gribu to 400. Un zini, kā man vienmēr ik pa laikam ir tā sajūta, man ir īpaši arī vilkmē arī bija. Es varēšu vilkmē pacelt 140, tad es būšu apmierināta. Tagad es ceru, ka es gribu 170 pacelt jau. Bet visu laiku tā latiņa nobīdās, it kā un es laiku tas, es varētu. Tagad gribu šo mērķi uzlikt savu, jā. Tur jau ir tā interesanti, ja īpaši, ja tu esi zāli, ir tie, kas tie cipari 100. Jā. Tās ir divas lielās rīpas, 140, tās ir tās 3. Jā. Vilkmē gan jau 170, bet var 4 rīpas pārvalpināt. Un tad jau pēc 180 ir jau pagaid tie 200, tas ir milzīgs. Jā. Un visi tie cipari, vai ne, īstenībā galvā jau viņi spēlē. Jā, tas, ko es tagad arī saprotu no tevis, ko stāsti, tev ir ļoti veselīga pieeja tam, jo tu neej, lai tikai uzvarētu, tu cīnies ar sevi, un tu gribi būt labāka, par to, kā tu biji iepriekš un tam līdzīgi. Es būšu atklāts, mana pieeja tāda nav. Mana pieeja ir, es gribu būt Latvijas čempions, man nav svarīgi, ko es tur izdaru vai neizdaru, bet man vajag būt pirmajā vietā. Un tā ir tā neveselīgā pieeja, to es varu atzīt, un tā vienkārši ir, un es esmu no tā sporta, izdecis un jau diezgan ilgi, un es mēģinu sevi spiest tā kā to darīt, kas īsti, nav mans. Es esmu sapratis, ka, ja tu neej ar to dzinuli tajā sportā iekšā, īpaši pēdējā gada laikā, ir īpaši pēc tā vidzemes čempionāta, kad es ļoti biju motivēts, es tiešām uzstādīju labu rezultātu, tā kā es dabūju diezgan, lielu to totālu priekš sevis, un pēc tam man vairs kaut kā vairs nebija dzinuls, un man likās, ka man sev ir jāspiež. Man sāpēja ceļi, man sāpēja mugura, man sāpēja viss pēc vidzemes čempionāta. Man likās, pirmajā laikā, kad man pārlūza celis, tad man visa mugura bija aizbrauc projām, man bija sāpēja. Tad man bija tāds, baigi neizklausās, ka tas bija tā vērts, līdz galam. Un tad pēkšņi, tu domā, labi, man jātrenēs Latvijas čempionātā. Esmu sasniedzis šo, man jāiet tālāk. Bet atkal, tā doma bija atkal, man jābūt Latvijas čempionam, man nebija tāds, es gribu pārspēt šo rezultātu. Ir jau forši, ka tu pārspēj kaut ko, un priekš manis, tas prieks ir pāris sekundes. Es ticu, ka tev varbūt tas prieks ir ilgāks, varbūt, ka tu, tu uzvari vai tu pacel kaut kādus svārus, tu tā kā priecājies par to ilgāku laiku. Ja, piemēram, man arī, tur 10 sekundes, tu skar, forši, paldies. Vai pacel rekordu, jo, kad es atceros tā atšķirība, kad es skatos video, kad es pirmo reizi pacēlu 200 kg. Es pacēlu stieni, un es biju tajā cēsu ģimnāzijas zālē, es par to visu zāli bļāvu. Jā. Es pacēlu, un vienkārši iemetu to stieni zemē, un tagad ir tā pacēlu, un man redzēt jūs video, es tā. Oi. Paldies, forši. Nekā viss tas reiz parādās, ka nav tā sajūta. Vēl tā sajūta man bija, teiks, pacēls 140 spiešanā, tādas emocijas man nebija bijušas gadiem, jo tu beidzot sasniedz atkal, kā mēs sakam, to ciparu, kas liekas, kaut kas, tāds tā kā arī nesasniedzams. Es pēc pāris gadiem teicu, es nekad dzīvē nepacēlu 140. Vienkārši rokas ir par garu, man nepatīk, es nevaru, nekad nesanāk. Un viss, un tas 140 vienkārši nav aizsniedzams. Un tas pacēlu, un tā kaut kā atkal tā kaut kāda motivācija, bet viņa arī it kā nebija līdz galam baigi ilga. Bet atgriežos pie powerliftinga. Šogad jau izskatās, ka varētu būt tā konkurence. Šogad varētu būt, ka tev būs interesanti. Ļoti interesanti būs.
Tas ir īstenībā nenormāls prieks man, jo, kā es saku, man vieta kā tāda nav tik svarīga. Man ir tā forša atmosfēra. Un, piemēram, es jau, kad pirmajos gados startēju, un, piemēram, tu startē viens pats, tad ir tāds, vai arī, ja tu ir rītīgs pārāviens, un citiem no arī tāds, es dabūju pirmo vietu, bet, tā kā nav īsti ar ko konkurēt. Tad tagad, kad ir konkurence, man tas sagādā tādu prieku. Man vispār ir prieks redzēt jauno paudzi ar meitenēm, ar junioriem, arī tās viņmās, Aniju un Eniju. Man vienkārši ir prieks redzēt, ka pirmkārt sievietes nebaidz to darīt, arī jaunā paudze mēģina ar labiem rezultātiem. Man tas tā kā tiešām sagādā lielu prieku. Protams, man būs lielāka konkurence, bet tas ir forši. Es gribu, lai šajā sporta veidā ir vēl vairāk sievietes, man tas patīk. Un jā, šogad būs interesantāka cīņa. Man ir konkurence, ar ko pacīnīties, būs forši. Protams, būs ļoti forši. Un es domāju, tie rezultāti būs interesanti. Es pat varētu teikt, ka varbūt man atņems atkal Latvijas rekordu. Jā. Jo atkal manā sporta veidā, kā tu minēji, to manu veselīgo pieeju, es nevienmēr sevi dzenu līdz galam. Un tas ir atkarīgs ļoti no daudziem faktoriem, kas man tobrīd notiek dzīvē manā. Un, piemēram, iepriekšējie gadi man bija ļoti lielā tādā trauksmē un stresā, saistībā ar visu to man ikdienu, ka mēs remontējam patstāvīgi pilnībā dzīvokli, pašu visu darījām, arī paralēli darbs, tagad atkal ir universitāte, mācības, tas laiks un enerģija tik, cik ir, un tas stresa līmenis, kad aug, manā gadījumā, kas man cieši miegs, man sāk veidoties traucēs kā miegs, man ir problēmas gulēt, un, piemēram, es kaut kad biju liks, nezinu, vai tu biji redzējis, bet man pagājušajā gadā bija, man šovs ir šī gada sākumā precīzāk. Man bija vairāki mēneši, kur man vidējais mēnešu stundas miega bija 5 stundas 50. Tas nav optimāli, lai atjaunotos no smagiem treniņiem. Tā kā būs ļoti interesanti šogad pastīties, kā sastrādājuši citas meitenes, jo tie cipari ir ļoti smuki. Man tāds prieks skatīties. Es domāju, ka būs interesanti pastīties no tā viedokļa, ka tev būs, kas tev spiež un varbūt sasniegsi tādu rezultātu, ko tu neesi redzējis no sevis. Jo, zini kā, varbūt tajā vilplē beigās, kad tu saproti, ka tev ir jāpaceļ. Jā. Varbūt 108 ir jāpaceļ uzvarētu, un beigās tu atrodi sevi spēku un to izdari. Vai ne? Tas ir noteikti. Tā stratēģijas daļa būs tas, kas beidzot tev parādīsies Latvijas čempionātā. Jo šoreiz varbūt diezgan svarīgi būs saprast, kādas svari ir jāliek, nevis vienkārši, tu zini, ko tu gribi un kāds tas mērķis, vai pacels un nepacels, bet šoreiz tev būs varbūt jāpiedalā vairāk par tiem skaikiem, lai tā sasniegtu. Un turpinot, es domāju, ka tu esi vainīga. Noteikti kaut kādā mērā pie tā, cik daudz sievietes nodarbojas ar sportu. Jo īpaši dažos brīžos jau tu redzi, ka cilvēks raksta, ka viņi ir motivēti no tevis un varbūt tie sportā ir iegājuši. Un tas man ir tāds, tā kā prieks, ka ir cilvēks, un kurš arī sociālā mēdījā dalās un arī plašāk to dara, kurš tiešām parāda un normalizē, ka to arī var darīt. Un, kā tu saki, vēl tā veselīgā pieeja tam visam, ka to var darīt, ka sievietēm to vajag darīt. Un tas, ko es vēl gribu paturpināt tālāk, kāpēc sievietēm vispār būtu jātrenējas? Katram cilvēkam pirmām kārtām būtu jābūt fiziski aktīvam, to mums arī pasaka Pasaules veselības organizācija. Tur gan rekomendācijās ir iekļauts gan aerobās slots, gan arī spēks slots, tad muskuļu stiprinošie treniņi. Un atkal jau viena no galvenām lietām, ko es uzsveru tieši sievietēm, kāpēc vispār tie spēka treniņi ir tik svarīgi, mums, paliekot vecākām, ļoti strauji sāk samazināties muskuļu masa. Ir tīpaši tuvojoties tuvāk menopauzes vecumam. Un sievietēm ir ļoti liels risks uz osteoporozi. Tad sāk zust kaulu blīvums, palielinās risks ar uzumiem. Nereti mēs dzirdam, ka arī jau vecāka vecumā sievietēm bieži vien tādas traumas kā gūžas lūzumi, kas ir, piemēram, vīriešiem ir rētāk arī senioru vecumā. Un viss šīs lietas ir ļoti saistītas. Un, principā, lielāka muskuļu masa ir, teiksim, dabīgs veids, kā mēs varam cīnīties ar to kaulu blīvuma zudumu. Un arī lielāka muskuļu masa mums var palīdzēt saglabāt gan mūsu funkcijas, mūsu patstāvīgumu ilgtermiņā, tad, kad tu vari piecelties no krēsla. Kaut tāds ļoti interesants piemērs no manas dzīves arī šobrīd. Jaunie vilcieni, kas brauc, viņiem ir diezgan augsts pakāpiens un vēl nav pielāgot visu peroni. Un ik pa laikam es tā paskatos, kā ir cilvēkam uzcelt kāju uz to peronu. Es nerunāšu pavisam par visiem senioriem, bet ļoti daudz ir tad relatīvi jauni cilvēki nevar normāli iekāpt tajā vagonā. Protams, tam vagoniem būtu jābūt pielāgotiem mūsdienās, un ka visiem ir pieejams tā iekļaujošā sabiedrība, jo ir sievietes ratu skustumi un tā. Tāpat laikā tāda spēka treniņi, muskuļu masas saglabāšana un vēl palielināšana, vēl nodrošināt to, ka tu ilgtermiņā spēsi viegli un forši funkcionēt, un ka tev būs vairāk jauda un vieglāk darīt savas ikdienas darbības. Tāds piemērs, man ir klients, viņa ir 60 gadi. Mēs taisam kārtīgi spēku treniņus, mēs ceļam tur vilkamies 70 kg uz reizēm un tā kārtīgi spiežam, atspiežas, gan strādā trenažieros, gan ar savu svaru, gan ar brīvo svaru.
Protams, ka viņi man čīks kilo, un es labprāt sēdētu mājās. Tāpēc es neko negribu darīt. Es esmu slinka palikusi, bet viņi zina, ka viņai vajag to. Viņi zina, ka viņa netrenēs, viņa ir jūtīgāks ķermenis un tā. Un tā, kad viņi man atāk un treniņā pasaka, Ilona, jūs nevarat iedomāties, kas man bija veikalā. Es biju kleitā, kurpēs, man vajadzēja nopirkt sunim barību. 25 kg maisu, uzmetu uz pleca un smukā gaitā uz papēžiem varēja iziet, un man nebija smagi. Un iedomājies, kaut vai tāda vienkārša lieta, ka, ok, protams, tu vari atrast citu veidu, kas atnes tev to maisu kāds cits, bet ir forši, ka tu vari arī izdarīt tās lietas pats un tu kā nejusties par to grūti. Un tad tā ir tāda vēl viena lielā pievienotā vērtība. Un, protams, arī lielāka muskuļu masa visiem cilvēkiem un arī sievietēm var samazināt dažādu metabolo slimību attīstības risku. Un arī īstenībā ļoti daudz ir forši un interesanti pētījumi. Tagad arī runa par to, ka samazina risku saslimt ar vēzi. Un ja ir arī vēzis un onkoloģiskā saslimšana, kas spēja labāk, kā saka, izturēt dažu ārstniecības procesu un palielina iespējas uz pozitīvu iznākumu, ja tev ir lielāka muskuļu masa. Un tāpēc spēka treniņi visiem ir vajadzīgi, jā. Nu, bet kāpēc jāceļ tik smagi? Man taču vieglas hanteles pacelt. Iedomājies, ir taču loģiski. Vieglas hanteles ir pacelt vieglāk nekā smagas. Nu, protams, bet saproti, ja tu nekāpini slodzi, un tu viņu vari kāpināt gan ceļot smagāku svaru, tur vairāk reizes un vēl kaut ko, spēlēt uz šiem faktoriem. Ja tu to nedari, tev muskulis nepaliks lielāks. Un atkal jau, mēs zinām, lielāka muskuļmasa dod to pozitīvu efektu. Cik lielāka muskuļmasa ir pietiekama? Nav līdz galam pateikts, un es arī tieši nesen klausījos, cik ir pietiekami būt spēcīgām, lai tev būtu tas foršais veselības iznākums. Nav līdz galam nodefinēts, tie visi pētījumi vairāk ir mērot roku spēku, kāju ekstenzijas spēku, un ir, jā, korelācijas ar to, ka lielāks spēks ir pozitīvu efektu dod, bet nav pateikts, cik tad ir tas minimums. Ja mēs viņu nezinām, kāpēc tam mēs gribētu palikt spēcīgāk, vienkārši, cik varam, tik varam, jā. Nenodarot sev pārmēģi un palikt spēcīgāk, ja tas mums dos to pozitīvo efektu. Ja mēs nezinām to limitu, cik ir pietiekami, tad paliekam stiprāk. Tas, kas jāsaprot, ka svars ir relatīvs, vai ne? Jā. Kādreiz 100 kg tev bija daudz, un tagad 100 kg nav nekā. Varbūt ir otrā iesildīšanās. Jā. Tas svars vienkārši, kas ir uz stieņa, tiešām tas ir nesvarīgi, jo tas vienkārši, ja tu jau vari izdarīt un daudz reizes nozīmē, ka tu esi tikpat spēcīgs, kā tu biji kādreiz, savā ziņā, kad tu cēli 60. Vienkārši tagad tu to pašu vienkārši tikpat ātri, tikpat viegli vari pārviet. Ar tikpat lielu jaudu, tu vari lielāku svaru pacelt, es palicis spēcīgāks. Un jā, kā tu minēji, svars ir relatīvs. Un starp citu, šis ir ļoti interesants. Man tur pieminēja par to, kā tagad sievietes vairāk to dara. Tā, kad es sāku startēt 3 cīņā, un es arī tobrīd, kad sāku likt to vairāk sociālos tīklos, man ļoti daudz cilvēku rakstīja un teica, sačakarēsi muguru, tev nevarēs būt bērni, tev būs zemes noslīdējums, tev būs tur tas un tas, un cik tu vispār šādi var turpināt, un jau cik gadi pagājuši, ne man ir problēmas ar muguru, ne man ir zemes noslīdējums, un, protams, es saprotu arī sievietes, kāpēc viņas baidās, jo tā, kad tu iekšā un pameklē informāciju par zemes noslīdējumu, piemēram, ko daudzreiz sievietēm arī, tas ir tā kā riska faktors. Tur ir uzskaitīts, kāpēc tas notiek, un viens no faktoriem ir smaguma celšana. Bet cik ir smags? Bet cik ir tas smags? Un vai smags ir 5 kg vai 20? Vai arī tomēr atkarīgs no tavas trenētības pakāpes? Un tas ir ļoti interesanti, jo tā, kad man bija 18 gadi, es ar šo satraukumu arī toreiz vērsos. Es tikai tad biju sāks paralēli kartē celt svarus, un arī to bija, maksimums celt 50 varbūt kaut kur. Un es gāju pie ginekoloģijas, un mēs par šo runājām, un man forši trāpījās ļoti tāda atvērta ginekoloģija, kas bija, kā saka, atvērtāka, un nebija tikai, sieviete neko nedrīkst, un viņa man tā arī pateica, bet tu jau vienā dienā neizlēmi to celt, tu jau līdz tam tiki pakāpeniski, tev viss ķermenis adaptējas un pielāgojas tam, viņš spēja noturēt to slodzi, un īstenībā, ja mēs panalizējam vispār tā kā spēku sportu un atlaides tādā kopsumā, un sievietes kā tādas, biežākais zemes noslīdējuma risks ir nevis smaguma celšana, bet grūtniecība un dzemdības. Mēs tagad teiksim, grūtniecība dzemdības arī ir slikti, nē. Tāpēc līdz ar to visi tādā kopējā kontekstā un atkal jau tajā, kā tu progresē ar slodzi. Jo arī bieži vien dažādi citu traumu, tā kā cēlonis varbūt nav nevienmēr slikta un ne tik optimāla tehnika, bet varbūt nepielāgot svars, nepiemērot slodzi, nepiemērotā laika posmā, pie kuras tu neesi gatavs adaptēties vēl. Un jā, līdz ar to tādā kopējā kontekstā man ir tagad prieks, kad tiešām meitenes sāk sportot, sporto gudri, nebaidās celt svarus un tā kā redz to pozitīvu iegūmu un sāk arī laust tos stereotipus un mītus par šīm lietām, par treniņiem un svaru celšanu sievietēm. Jā, interesants varētu būt tas papildinājums celt smagumus bez intraabdomināla spiediena, jā, bez tā saspringzinājuma, bet loģiski.
jebkuram cilvēkam, ja viņš neizmanto to saspringumu, kas nepieciešams korsetē, viņš var viegli traumēties, bet tas jau ir tas, kas notur. Tāpēc jau īstenībā ir labi iet pie trenera, iemācīties to un saprast, kā, jo tas viss jau aiziet dzīvē. Tas jau nav tikai tāpēc, ka tev zālē tas jādara. Tas viss aiziet dzīvē, tie, kā teica, celt bērnus, visu pārējo stumt kumodi. Tas viss ir tā kā sajiet kopā, Tas viss ir tas funkcionālais spēks, tas jāizmanto ikdienā, un tas viss iet caur korsetu. Diemžēl, jau mēs kā izmantojam to spēku, visam ir jāstabilizē šeit pašā vidū. Tieši tā. Un, tur jau ir tā smieklīgā daļa. Tāpēc arī es tur tā jautāju par to, kāpēc ir jāceļ, kāpēc ir relatīvi svarīgi. Ja man arī vecāki vienmēr teikuši, kāpēc tik smagi jāceļ? Tu vari mazāk celt. Var mazāk celt, bet priekš manis tas vairs nav nekas, tā kā, lai man rastos kaut kāda adaptācija, vai tā būtu pielāgota slodze. Cik tad tu vari 100 kg celt vienā brīdī, tev ir jāiet tālāk un viss, un ne jau skaitlis. Tas, ka tu rakstīts 100 kg, tas principā varētu būt vienkārši x. Katru reizi ir x, un tu vienkārši celt kaut kādu skaitli, un tu esi pietiekami spēcīgs un tieši tā. Tāpēc jau kāda, es domāju, ka tiem cilvēkiem, kas tā komentē vai kaut kāds negatīvs tās komentārus liek, savā ziņā viņi noteikti nejūtas paši pārliecināti par sevi, lai viņi komentētu sievietei, kāpēc tev jāceļ tik daudz, tu izskaties tā un tā, tev ir pārāk daudz muskuļu masas, tas jau vienmēr tas liekas, tev ir pārāk daudz muskuļu masas, tu neizskaties pēc sievietes, tik daudz celt, kam tev vajadzīgs, ko tu ar to panāksi, kāpēc tu izrādies, apmēram, bet tā ir, būsim atklāti, tu esi Latvijas čempioni, arī tas ir iemesls, un tu noteikti celt vairāk nekā lielākā daļa populācijas, kas iet uz zāli no vīriešiem. Tie skaitļi, kas ir tev, ir noteikti daudz augstāk nekā vīrieši, ko pacelt. Un tas noteikti rada kaut kādu tādu spiedienu, un kāpēc sievietei tā jāsaka, ko viņa varbūt lieto vispār. Kāpēc tā ir jābūt? Tas nav kaut kas normāls, un kā te kaut kā liekas savā galvā, ka tas nav kaut kas normāls, tas uzreiz esi skeptisks arī par to. Bet sēdēt mājās, grauz čipsas, tas ir normāli, tas ir, to nevienam nepārmet. Bet iet un cilāt smagums, tas ir briesmīgi. Ir īpaši sievietei. Vīrietis var aiziet pacelt, bet sievietei nevajag celt. Jums ir 1-2 kg hantels rozā. Jūs ir pretīgi. Visur citu šie negatīvie komentāri par to pašu izskatu un vispār sievietei tik smagi vajadzētu. Un tādas parasti ir no cilvēkiem, kas paši nav tik augstu uztrenējušies vai dabūjuši to adaptāciju, kā tu saki, nav pieredzējuši šo. Ja, piemēram, es esmu saņēmis vienu negatīvu komentāru no vīriešiem zālē, kas ir vizuāli, tu redz, ka viņš ir riktīgi trenēts, viņš ir spēcīgs. Es dabūju tikai atbalstošus komentārus. Un tādi negatīvie komentāri ir vairāk no tiem, kas vai nu paši to nedara, nesaprot, nezin, un tad viņi kaut kā no savas prizmas uz to skatās. Ja es to nedaru, tad priekš kam to vēl sieviete arī. Tieši vīriešu kontekstā, Līdz ar to, man prieks, ka tas mainās pamazām. Un vēl par bērniem runāt, te esi bērnu celšanu arī. Ko sievietēm saka, nedrīkst celt smagumu. Visu laiku sievietēm saka, tu nedrīkst neko smagu celt. Tikai tad, kad sieviete piedzimst bērns, viņš sāk augt. Tev viņu vajag barot, nesāt ķenguriņā uz vēdera. Tev viņu vajag pacelt, nolikt. Tad vēl ir ratu kubls, tas krēst. Tas viss ir smagums. Un tagad mēs dodam sievietei, kur ir dzemdējusi, kurai varbūt nav pat ārsts pateicis, kas ir diastāze, kā stiprināt atpakaļ muskultūru pēc dzemdībām. Viņa tagad nekad neko nav cēlus, nekad neko nav trenējusi, tagad sāk staipīt lietas ikdienā. Un tad bieži vien sievietēm ir vēlāk problēmas. Gan ar to pašu diastāzi, par nezināšanu vispār, kas tas ir, kā ar to strādāt, kāpēc vispār būtu jāaiziet pie fizioterapeita pēc, piemēram, dzemdībām uz kaut kādu pārbaudi, un tagad viņas ir vienkārši sākt celt kaut ko viņas iepriekš nav cēlus. Un tas jau, es teiktu, ir tāds lielāks risks, ka tev būs kaut kādas problēmas un traumas. Ja tu dari kaut ko, kam tu neesi gatavs, ir tīpaši pēc dzemdībām, kad jau tev iepriekš esošais muskuļu spēks un viss jau ir mazinājies, stabilitāte ir mazinājusies. Līdz ar to ir jāceļ. Ja tu esi gatavs celt kaut ko smagāku zālē, tad ārpus zāles tev ir mazāks risks sev ar to nodarīt pāri. Un plus vēl vieglāk. Vieglāk. Tu vienkārši tās ikdienas darbības vairs tev nesagādās tādas grūtības, tā viņas liksies vieglāka, un tev būs arī enerģija ikdienā vairāk. Un tā arī ir interesanta lieta. Cilvēki saka, sports vairo enerģiju. Tā, kad cilvēks atnāk pirmās nedēļas zāli, viņam neliekas, ka viņam vairo enerģiju, viņš kā vairojas, esmu noguris, man vēlāk jūtīgs bišķi ķermenis un tā. Tas ir pirmās nedēļas. Tad, kad tu adaptēsies, pieradīsi, arī vēlāk, kad višķi kāpinās slodzi, tu vienkārši jutīsies spēcīgāk un tu mazāk tērēsi, kā saka, resursus ikdienas darbībām. Tev viņi vienkārši liksies vieglāk un tev būs vairāk enerģija pārējā ikdienā. Tā jau ir tev jau laikam gan ir cilvēki, kas nāk pie tevis, kā jau mēs runājām, ir jau tas imidžs tev izveidojies.
to imidžu, ka tu esi spēka atlēts un cilvēki noteikti nāk un viņi saka, es gribu būt kā tu, tev jau parasti nav. Es negribu būt tik spēcīga un tik muskuļota, es gribu vienkārši kaut ko te padarīt, bet es negribu būt tā kā tu. Tev jau noteikti nav tāda cilvēka, vai ne? Gadās arī tādas, ap citu gadās, jo, zin kā, tie, kas atrod mani, kad ar kaut kādiem sociālām tīkliem un zina par mani ļoti daudz šādu informāciju, viņi nāk ar tādu mērķi. Bet man ir ļoti liela klientu bāze, kas ar gadiem izveidojusies no citu cilvēku ieteikumiem. Un tad viņi arī pasaka, Ilona pielāgo slodzi, viņa tev neliks uzreiz powerliftingā startēt, tu vari pie viņas iet, viņa palīdzēs tur nostiprināt, apstrādāt ap kaut kādām jūtīgām lietām, pastrādās ar fizioterapeitu ieteikumiem, kā iekļaut treniņos. Tad man arī gadās tādi cilvēki, saka, viņi negrib būt pārāk pārkačāti, bet viņi parasti ir jāatcer kaut kādiem ieteikumiem, varbūt pat nav redzējuši sociālos tīklos, ar ko es nodarbojos. Tā kā jā, arī tā nemāja, bet lielākā daļa tomēr ir jau zina tā kā spēka sporta tā kā būtību, zina, kāpēc vajadzēs sportot, par to ir dzirdējuši, kāpēc būtu jābūt stiprākam, un tad viņi arī nāk ar tādu mērķi, ok, es gribu Ilonu. Tu gribi teikt, ka tu pirmajā treniņā klientam neliec testēt maksimumus visos projektu izcīņas vingrinājumos? Nē, ja viņš ļoti grib. Protams, ka nē. Visi jau sāk pakāpeniski, un, protams, ir atkarīgs no katra cilvēka tā starta punkta, un es visiem klientiem sākumā ievācu anamnēzi, tad es ievācu informāciju par viņu. To es izdaru arī anketas formātā sākumā pirms treniņa, lai uz pirmo treniņu es pa punktiem iziet cauri, par ko man ir jautājumi. Lai mums nav visa tā pirmā reize jāvelta tikai sarunāja par tām pamatlietām. Es uzzinu informāciju, papildus jautājumi, kaut ko pārvaldam, kaut ko notestējam, apskatāmies un sākam būvēt to mūsu treniņu procesu ap to, un arī, protams, kas ir svarīgi pirmajā reizē, mēs izrunājam, lai mēs esam uz viena viļņa. Lai nav tā, ka es izlēmu, ka viņš tagad cels man maksimumus vilkmē, varbūt viņš vispār, nezinu, viņam ir tik tagad no tā bail, ka viņš par to pat domāt negrib. Un mēs tā kā atrodam, lai mēs esam uz viena viļņa, ja viņš grib sasniegt to, kas viņam būs jādara, vai viņš ir to gatavs darīt, ja nē, tad ko mēs varam pielāgot un kādu mēs varam redzēt cita veida iznākumu no tā visa procesa. Jā, tas, ka tu nodarbojies ar, to sportu vai sporta profesionāli, nenozīmē, ka pilnīgi vienmēr katram cilvēkam tā būs profesionāla pieeja. Jā, tas, kad mums vienmēr tā smējos, es cilvēkiem baigi daudz nemācu spiest ar stieni, manuprāt, tas nav tāds labākais vingrinājums parasti cilvēku mērķiem, ir īpaši, zinot sevi, man ļoti sāp locītavs jau no sākta gala, kad es to darīju un vispārējo. Es zinu, ka ar hantelēm un tam līdzīgi to visu var sasniegt arī ļoti labā līmenī, bez kaut kādiem maziem tiem blakus efektiem, bet tad vienmēr liekas gandrīz vai ne tā smieklīgi, pagad, tu taču tikai gan jau to māci, tu jau tikai māci spēku kustības. Daudz cilvēka man netaisa nemaz vilkmi tā uzreiz, jā. Pietupienus ar stieni, ja mēs darām visu kaut ko citu, tas nenozīmē, ka tu tie sportā esi, ka tu uzreiz visiem liec tikai vienu un to pašu. Tas jau arī noteikti tāds pārpratums nedaudz, jo, tieši tā, treneris jau mēģina tev pielāgot visu. Ja tu atnāc un tev treneris pirmajā treniņā liek taisīt, pietupienu ar stieni, un vilkmi un spiešana, ka tu nekad dzīvē vispār neesi trenējis. Loģiski, ka tā ir kļūda, un tas ir savā ziņā sarkanais karoks. Jā, tas ir uzreiz tā kā tāds sarkanais karoks, jo arī, kad pie manis nāk, piemēram, cilvēks bez pieredzes, arī pirmais darbs ir ar mazo inventāru, piemēram, tā pati vilkme, jā. Es viņu nedodu uzreiz. Mēs iespējams sāksim ar kaut kādu citu kustību, kas atkārtos to pašu kustības paternu, kas vienkārši ir gūžas locītavā ekstensija. Tas varētu būt gan dažādu gurnu atcelšanu uz skrīdus, uz sola, varbūt atliekšanās kaut kādā solā, vienkārši sākt iemācīties sajust to kustības paternu, nostiprināt ķermeni, un vēlāk mēs varam virzīties jau ar stieni, jo principā, jebkura vilkmes variācija, kas ir stieni, ir diezgan sarežģītas tehniski. Viņas tev prasa ne tikai spēku, bet jau kaut kādu veidu koordināciju, un vispār spēja sajust, ar ko tu strādā. Un attiecīgi ir mazāk sarežģītas tehniskas kustības, ar kurām tu vari sākt, lai komfortablāk aizvest uz to kā tālāko kustību, ja tu gribi, jā. Un man bieži vien tā arī ir, mēs ar meitenēm varbūt ne jau sākumā mēs nespēram stieni, bet mēs varbūt atspiešanos taisam pret to pašu stieni, pret kaut kādu balstu. Ieliekam vēl kādu kustību ar hantelēm, kad jau koordinācijai bišķi arī, lai saprot, jo ar hantelēm citiem ir grūti sākumā koordinēt. Un tad mēs ejam uz priekšu, un tad man bieži vien ir pat meitenes, Ilona, es redzu, ka tas vietas stieni, es arī gribu pamēģināt kādu. Un tad, labi, mēs pamēģināsim. Tā kā cilvēki man bieži vien arī, ja viņi man saka, Instagramā redz, ko es daru, un mēs darām kaut ko treniņos, kas varbūt nav tieši tās spēka disciplīnas, jā, un trīscīņas tās kustības. Un cilvēki paši pasaka, es gribētu kādreiz arī pamēģināt vilkmes. Jā, man mierīgi pamēģināsim vilkmi ar tevi. Bet jā, nav obligāti jāgrūž uzreiz ar cilvēku zem stieņa, un jāsāk ar to. Es teiktu, ka tas ir, vispār spēka kustības, kas ir ar stieni, viņas tehniski sarežģītas. Un iesācējiem bez pieredzes, kur viņš vēl pat vispār nesaprot, kā koordinēt savu ķermeni, viņas ir pat pa grūtu. Un atkal jau, īstenībā es nesen runāju arī ar vienu treneri par šo treniņu teoriju. Treniņu teorijā mums arī māca, tev ir cilvēks iesācējs, kurš atnāk, viņam katru treniņu jānodarbina visas ķermeņa lielās muskuļu grupas,
uzsvaru liekam uz vairāk locītavu kustībām, jā, un ir forši, bet viņas bieži vien arī tehniski ir sarežģītākas. Nu, man ir, piemēram, bijis, cilvēkam ir tik grūti izprast jebkuru veidu kaut kādus izklupienus. Nu, man tik grūti. Un man ir tā, man vajag treniņā iedot to, kas būtu optimāli, arī pēc teorijas, bet otrs, ja man tas cilvēks redz, ka viņam ir panika, viņam ir sevi, ka viņam nesanāk, es viņam iedošu kaut kādus ekstra vingrinājumus trenažierī, vienlocīto kustību, kas varbūt nebūs šobrīd tik optimāli, bet viņam būs tā iekšējā sajūta, ka viņam kaut kas sanāca. Un tā ir arī vēl viena ļoti liela lieta, ka tu strādā ne ar profesionāliem sportistiem, ka tev citreiz ir uz kaut kādu brīdi varbūt jākompromisē ar to, ka tu neiedod optimālo variantu, bet tu iedod variantu, kas viņam dos arī to pozitīvo sajūtu, ka viņam sanāca. Jo es tagad iedošu klientam, tu tagad taisīsi pietpienu ar stieni, tu tagad spiedīsi ar stieni, tu tur tagad taisīsi bulgāru izklupienus vēl kaut ko, viņam būs sajūta, ak, Dievs, man nekas nesanāk, es tā kā esmu lūzeris, kādiem jēga man nākt uz zāli, man nekas nesanāk. Nu, tu viņš ilgtermiņā nepaliks to darīt. Veids, kā tu pamazām aizved un audzē to pārliecību cilvēkam, ka viņam sanāk. Un tad viņam var dot kaut ko sarežģītāku arī mācīties, kā to pašu vilkmi, jā. Nu, tā ir, jā. Tas stienis ir ļoti sarežģīts savā ziņā, jo tev ir jākontrolē ļoti daudz aspekti ārpus tā visa stieņa. Viņš vienkārši ir, un tev ir jāiemācās gan drīz, vai viņu savā ziņā nekontrolēt un kontrolēt visu pārējo, kaut vai viņš var atrodās. Tieši tā, tas tā kā nozīmē to, ka, jā, labi treneri neliek tev pat savu sporta specifiku vispār reizēm darīt. Ja? Tā kā tas, ka tu nodarbojies ar sportu, ir īpaši fitnesā un powerliftingā, jā, nenozīmē, ka tev tas treneris dos darīt tikai to, ko viņš dara. Un tieši tā, par to jau arī ir runa. Jo tā pieeja, ir īpaši tev, noteikti ir daudz profesionālāka un pielāgota tieši tev, vai ne? Tas nozīmē, ka tas, ka tu to dari, nenozīmē, ka citiem tas jādara. Jā. Tas tieši tu, tas ir tieši tas fakts, kad tu jau esi tik ilgu laiku trenējusies, tu zini, ko tev vajag un tieši īpaši savā sporta specifikā, un ļoti bieži cilvēki nedarīs vispār neko to, ko dari tu. Jā, jo tā ir dīpši, kas gatavojas sacensībām. Protams, lielākā daļa mana treniņu sastāvēs vilkme, pietupienas un spiešana, jā. Ok, tev tur ir papildus aksesuāru kustības, viņas ir, bet pamats tāpatās ir bāzes kustības, kas ir jāstartē sacensībās. Parasti cilvēks viņš gribēs nedēļā 4 reizes skriest ar stieni. Vai katru treniņu nākt un veltīt minūtes 40-50 pietupienam. Tu negribēs lielākā daļa, un nav arī vajadzība. Tādam, kā saka, kopējai veselībai, muskuļu attīstīšanai nav arī vajadzība. Tā ir šī sporta veida specifika, un parastam cilvēkam varbūt to nevajag, bet viņam pat kāpniektu to darīt. Citam patīk. Jā, man patīk. Man neatnīk, man patīk, bet jā, parastam cilvēkam to nemaz nevajag tik daudz, tik specifisku vienu kustību. Viņš pat var dabūt labāku rezultātu varbūt, un tad tieši ķermeņa attīstībai, jā, vizuālam izskatām, varbūt arī tā kā pašsajūtai darot citas kustības. Tā kā nav obligāti tikai stieņas jāizmanto. Brīšeit. Uz šīs nots mēs paņemsim mazu atpūtas pauzi. Esam atpakaļ no mazas pauzes un turpināsim mūsu sarunu ar Ilonu. Un tas, ko es gribēju uzreiz jautāt arī no tām iepriekšējām tēmām, kā tu saglabā to saprātu no tā, ka tu visu laiku esi uz treniņos. Jo, kāds saka, tev 4 reizes nedēļā jātrenējas, un tā nav tur pusstunda, tās parasti ir 2 stundas, visticamāk. Jā. Protams, atkarīgs no tā, cik tie treniņā daudz ir paredzēts un cik tas treniņš ir intensīvs, jā. Principā no pusotru stundu mums nāk pavadīt treniņā. Tuvāk sacensībām ir bijis, kad ir lielāks apjoms, smagāki, kā saka, lielāka intensitāte, un ir bijis, jā, ka man tas treniņš 3 kustības var aizņemt 2 stundas. Tad ir tā, jā, ka tu uztais 6 minūtes treniņi ir pagājuši, un tikai 5 pienes pabeidz, tad ir kā ir. Bet kopsumā, jā, kā tu vari saglabāt to saprātu? Galu galā, es teiktu, tā arī atkarīgs no paša cilvēka. Citi saka, ka viņam darīt, piemēram, pamatā tās 3 kustības ir garlaicīgi. Man liekas tik forši. Es aizēju un es daru to, kas man patīk. Man šīs kustības diezgan relatīvi sanāk, katru reizi kaut ko vēl pišķi pielabojumu, piekurģēm. Man tas kopsumā rada prieku. Es ielieku savu mūziku un es daru, un man tas dod tādu kā gandarījumu sajūtu. Protams, ja man treniņi sastāv tikai no šīm 3 kustībām, tad arī būtu citādāk. Bet, piemēram, arī man ir dažādas papildu kustības, gan tādas pašas visādi veidi ar hantlēm, gan izklupieni, gan ar savu svaru, piemēram, pievilkšanās vai līdztekās arī atspiešanās. Un it īpaši, ja tas nav tieši tagad sacensību bloks, bet, piemēram, off-seasonā, tad vēl jau vairāk kaut kas tās. Un tas dod arī to balansu, saglabāt to savu saprātu, tā kā savā ziņā es arī teiktu. Viens ir jā, ka tomēr tiek iekļauts tās papildu kustības, un otrs, ka, man patīk vienkārši arī bāzi. Vai viena no lietām, kas tev palīdz saglabāt saprātu, ir dejošana? Jā, starp citu arī. Es sanāku 1,5 gadu atpakaļ, laikam, jā,
sāku iet uz Hills dejām. Tagad viņas ir ļoti populāras, jo daudz meitenes dejo, kas, starp citu, ir ļoti interesanti. Ļoti daudz fitness trenerus ir sākuši dejot. Tas arī ir tāds mums novērojams. Bet arī, jā. Un, protams, ik pa laikam, ja es tā padomā, varbūt man sacensību sportā būtu optimālāk, ja es ietu 5 reizes nedēļā uz zāli trenēties un veltīt spēkam, un viss. Bet, tad man vajag jāņem nozdējas. Jā, 2 reizes nedēļā jau vēl dejot. Tāpat laikā, ja mēs varam atkal par to mentālo pusi, es saprotu, ka 4 spēka treniņi ir tas, ko es no šeit emocionāli varu sev izdabot ārā, nezaudējot to prieku pret procesu, plus pa vidu ieliekot tās dejas, kas ir pavisam veida cita kustības, pavisam cita veida nodarbība, ka tas man iedod tādu sajūtu, balansu šajā visā. Un vispār, kāpēc arī aizgāju dejot, ko es gribēju vēl? Es gribēju pa ilgiem laikiem būt tādā iesācēju lomā, ka man kaut kas nesanāk un man kāds cits māca. Un tas arī bija ļoti forši, jo, kad tas atnāca sāk dejot, tā bija sveša pasaule. Man ir viss pierast tāds stingri, visas tās kustības tāds kontrolēts, te ir tik pretdabīgas kustības, es tāpat varētu teikt. Mums arī ir bijuši fizioterapeiti, kas nāk, kas šausminās par tiem galvas metieniem un apliecieniem. Viņi tādi ļoti pretdabīgi ir. Citreiz, cilvēki biedē pietupienā ceļu, nedrīkst iet uz priekšu uz iekšu. Dejās tev viņi iet gan uz priekšu, gan uz iekšu un vēl papēdī lecienā tu to darīs. Un tur visa veida kustības ir. Bet man gribējās šāda veida kontrastu. Pirmām kārtām cita veida kustības, vairāk to plūstošumu, un otrām kārtām būt iesācējam un varbūt sajusties atkal, kā jūtas mani klienti, kas atnāk uz zāli pirmo reizi un varbūt pišķi nobijušies, nedroši par kaut ko netik pārliecināt. Tāds foršs pieredze. Bet kāpēc tieši Hills, nevis tautadējas, piemēram? Tā. Tautadējas man ir bijusi pieredze, starp citu, tautadējas dejojusi posmā ar starp karate un bišķo ar karate sanāk, un bija kādi 16 gadi, kad es dejoju. Un pat nodejoju dziesmu deju svētkos. Man pat īstenībā patika. Bet kāpēc šobrīd Hills? Tur ir tāds interesants stāsts no bērnības. Man bērnībā nenormāli patika grupa Pussycat Dolls. Un viņas jau bija pazīstamas savu dejošanu. Viņas jau arī tur viena no viņu meitenēm. Viņas jau vispār sākumā bija zināmas nevis kā dziedātājas, bet viņas visas bija dejotājas, kas profesionāli Amerikā dejo un paralēli vēl dzied. Un es kaut kad toreiz skatījos, cik forši viņas dejo, es ar tā gribētu. Un starp citu, kaut kādā sanāk 17. gadā, laikam tas bija 17. mēs īrējām telpas ar vēl vienu treneri, un tur pat blakus telpās tieši šī deju studija sāka savus gaitas. Tas bija 17. 18. gads. Un es iepazinos ar viņu trenerēm, un es pēc sevis domāju, es kādreiz gribēšu to pamēģināt. Un tagad tas pagāja 5 gadi, un es tagad to dejoju, daru, 5 gadi pagāja. Bet tas bija jau tāds jau sens lēmums gan ar tām bērnības saistībām, gan arī tas, kas iepazinu studijas īpašniec un treneris, kā jau tajā laikā. Jā, no malas varētu likties, un tas nav mans viedoklis, bet esmu dzirdējis apkārt tādu viedokli. Jā, tieši par to, tā dejošana, tas veids noteikti varētu, es teikšu uzreiz vienkārši, netik seksīgi. Kāpēc tik seksīgi jādejo obligāti? Hills, viņš ir tāds deju stila būtībā ir. Tāds seksapīla un tāds, varbūt teikt, izaicinošas kustības. Pēc es izgāju to ceļu, es nezinu, vienkārši kaut kas tajā visā piesaistīt. Varbūt arī tā sajūta, tā kā brīvība, tā kustība brīvība un tā foršā mūzika un viss, un tas pārliecības veidošana. Un varbūt tās kustības ir izaicinošas un tā, bet es nezinu, manuprāt, mēs jau kā sabiedrība esam bišķi, tā kā attīstījušies, ka mēs to nesaistam, ka cilvēks uzreiz ir vulgārs, tāpēc, ka viņš dejo tādu deju stilu. Līdzīgi ar to pašu poldēns, Vēl ar vienu cilvēkiem ir ļoti liela aizsprieduma pret poldēns, bet īstenībā, ja tu panalizē poldēns, tas prasa ļoti lielu fizisku spēku to izdarīt, un tas arī, nav viegli, un tas tā nav vienkārši dejošana un, cik domā, izģēršanās, Līdz ar to grūti teikt, kāpēc, bet vienkārši man gribējās, patika, pamēģināju, likās forši, ir interesanti. Es domāju, ka tas, kad šobrīd tāpat kā varbūt ar to svaru cilāšanu sievietēm, kādreiz, tagad tas nāk atkal un cilvēki tā kā sāk to pieņemt, tad tas liekas normāli, tad nākamais līmenis varbūt ir pieņemt to, ka tā dejošana, ko jūs darat, tur nav tā kā vulgāra vai izrādīšana, jo tu, piemēram, arī dalies ar to saturu. Tas nav tā, ka tu tikai to dari priekš sevis, tu arī padalies ar to saturu, bet tu esi arī priecīga, tāpēc, ka tu dalies ar to saturu. Kāpēc tu dalies ar to saturu? Ļoti daudz meitenes, kas tur dejo, viņas to nevienam nerāda un dejo priekš sevis, un tu tiešām, tas tā kā ir tikai viņai, kaut kāda savai varbūt pašapziņas celšanai. Es ar to dalos. Un tie iemesli, kāpēc es sāku ar to dalīties, pirmais bija tas, ka parādīja citiem,
ka es it kā sportista trenere, un man arī var kaut kas nesanākt, un es nekaunos par to, ka man kaut kas nesanāk, un es mēģinu, ka trenēties un apgūt kaut ko jaunu un progresēt tajā. Tas, ko es teicu, ka citreiz atnāk cilvēku zāli, viņam liekas, ka viņš neko nevar. Tad es rādu, es arī eju to posmu, pēc mācos kaut ko jaunu, un tas ir ok, kaut ko nemācēt. Tā bija viena daļa no tā, kāpēc to tā dalījos. Otra daļa, atkal vairāk ir varbūt arī, lai laustu tos stereotipus un parādītu, ka, ja tu esi spēka sportā, tas nenozīmē, ka tu esi kokains. Kā citreiz cilvēkiem liekas, ka es kokaina, būšu nelokana un tā. Tas vienkārši arī parādīja, ka redzi, es esmu spēka sportā, tas ir bijis mans tagad pamats. Tāpat laikā redzi, es varu arī dejot un būt plastiska un apgūt tās kustības, ka tas nenozīmē, ka tas tevi padara kaut kādu citādāk. Vienkārši parādīja, ka jā, varbūt arī vēl, arī varbūt tā ārēji lausto stereotipu, ka sieviete spēka sportā nozīmē, ka tas ir vīrišķīgi. Tas tā nav. Tu vari būt abos virzienos, un, protams, atkal, kas kam ir skaitās vīrišķīgs un kas katram skaitās sievišķis. Tā kā to arī var runāt. Bet jā, mans galvenais motīvs bija parādīt, ka es varu kustēt, es varu būt lokana, tas nenozīmē, ka es tagad esmu kokaina, un parādīt, ka es mācos kaut ko jaunu un esmu iesaucējis, un ka nekaunos, ka man kaut kas nesanāk arī. Bet tas noteikti arī ir viens no faktoriem, jo cilvēki jau grib dalīties ar kaut ko, kas viņus tā kā iepriecina un kas viņiem patīk, un viņi savā ziņā grib parādīt citiem. Tas, ka tu parādi citiem, varbūt uzreiz nenozīmē, ka tu gribi izrādīties vai tu kaut kādu atzinību meklē. Bet vienkārši tu esi lepna par sevi, varbūt, ne? Tā kā es paskatīties, kā man sanāk, un redz, cik forši. Tā kā tu parādi tur, nezinu, vienkārši, tā, ne tik vulgāri virsoli, ja? Visiem liekas forši, jo, TikToks vispārējais sastāv no tā, ka cilvēki tīpaši kādreiz vairāk, vienkārši dejoja. Jā, tie dejotāji. Bet tas vienkārši ir kaut kāds savādāks, tas deju veids, kā tu sevi izrādi. Un tieši kā tu saka, parādi to savu sievišķību, vai ne? Jā, tā ir. Un, zin kā, arī par to, ka dalies. Man jau līdzīgi gan kā ar spēku sportu, gan ar citām aktivitātēm, kas man patīk. Es gribu dalīties, jo tas var iedvesmot cilvēkus citus to darīt. Un arī kā par spēku sportu, tā arī par dejām. Es saņēmu no sievietēm no citām ziņas, ka, tu man iedvesmoji arī to pamēģināt, darīt, būt atvērtākai pret šo. Arī nesen tieši deju nodarbībā mēs runājām ar vienu meiteni, kas teica, ka viņa sākumā redzot, kā citi šo dejo, viņa bija tik nosodoša, viņa teica, kā jūs to varat darīt, tik briesmīgi. Un tad viņa vienkārši izlēma pamēģināt, un viņiem ļoti iepatikās. Viņa teica, ok, es saprotu, kāpēc jūs to darat, ir forša sajūta. Un jā, līdz ar to man liekas, man būtu grūti nedalīties ar arī tādu daļu no manas ikdienas, kas man šobrīd ir, kas man sagādā prieku, kas var arī iedvesmot citus kaut ko, pastīties uz vispār uz kustībām un uz visu mazliet citādāk. Jo heels dejas, viņas īstenībā ļoti grūtas. Viņas fizisku slodzi lielu paprasa. Un tas, ko mēs arī runājam par tam pašiem dažādiem apliecieniem un visu, godīgi sakot, man no vilkums nav tik stīva mugura kā no dejām, man mēdz būt, jā. Un līdz ar to, tur ir tāda diezgan liela tā intensitāte tajās kustībās un tāda precizitāte un vēl smaidīt un baudīt procesu. Jā, tas ir interesanti. Līdz ar to, man liekas, kāpēc gan nedalīties ar kaut ko, kas tev tiešām sagādā prieku. Un daļa no tavas ikdienas ir arī. Cik viegli tev vispār ir dalīties ar sociālo savu to visu aspektu? Cik ļoti tu gribi, principā, dalīties ar cilvēkiem? Tas ir tāds interesants jautājums. Jo, ja man tā jāsaka, ja man būtu iespēja, un ja man nevajadzētu, varbūt man vispār vairs nebūtu sociālā tīkla. Es ik pa laikam par to domāju, jo tomēr mans pamatdarbs ir būt trenerei, un es gribu trenēt cilvēkus, es gribu būt pamatā pazīstama ar to galvenokārt, jā. Tāpat laikā sociālajie tīkli paņem arī lielu enerģiju, ja tev ir jādalās, tas paņem laiku, tā paša kā mazu rīlu video uztaisīt, tas paņem. Izdomāt, ko tu liksi nofilmēt, varbūt nesanāk ar pirmo reizi, kā gribēji. Ja tu vēl ierunāt tekstu, uzlikt subtitrus, izdomāt captionu, izdomāt to bildi, kas būs, tas paņem laiku, jā. Un vienā brīdī, kad saprotu, ka gribētu veltīt to fokusu citām lietām, tad tas paliek otrā plānā. Tā ir tāda viena aspekts. Otrs, cik daudz likt. Pirmām kārtām es lieku no saviem treniņiem lietas, es lieku no savām dejām. No klientiem es ielieku, bet kaut kā pēdējā laikā mazāk. Vienkārši nav gribējies. Cik daudz likt. Es teiktu tā, ka man tas dalās no noskaņojuma. Man ir dienas, kas neko neliek. Ja es tagad apsītos man pēdējo 2 dienu storijas, neko neesmu likusi. Un tad ir dienas, kas dienām var ielikt 10. Es iemācījusies vadīties pēc savām sajūtām un noskaņojumu. Ir lietas, ko es rādu mazāk. Piemēram, arī mana privātā dzīve. Jā. Ilgu laiku neviens nezināja, ka man vispār ir draugs. Tā kā es viņu vispār nepublicēju nekur. Mūsu attiecības bija tāda privāta lieta, ko es nevienam nerādīju. Tad ar laiku parādījās, ka fonā ir kaut kur roka, es kaut kur ceļojumā un kaut kur redzams fonā cilvēks. Ok, tā. Bez sejas. Parasti viņš ir. Tagad viņam ir sejas mala redzama bišķītiņa. Nākamais līmenis. Bet jā,
Tā lieta, ka es par sevi esmu gatava vairāk kaut ko parādīt, bet es tomēr saglabāju manu to cilvēku vēlmes būt saglabāt savu privātumu. Piemēram, mans vīrs vispār nav aktīvs sociālos tīklos. Viņš vispār nav saistīts ar fitness industriju, viņš vispār nav saistīts ar šo jomu. Un tas, ka viņš negrib būt sociālos tīklos, tas ir pilnībā normāli, un es to respektēju. Viņam nav jābūt tikpat tā kā pazīstamam, kā man var būt. Līdz ar to, es tā kā dalos savu ikdienu tik, cik es jūtu, ka es esmu gatava dalīties un respektēju savukārt cilvēku privātumu. Arī. Piemēram, arī tagad vilks bildes no kāzām. Es arī pajautāju viesiem, vai viņi nav pretī, ja es ieliku ko bildi. Tā kā es vienkārši ir ok, ka jūs tur esat, ja nē, viss kārtībā, es neielikšu. Kā apjautājos ar cilvēkiem. Jā. Kā tev ir ar dalīšanos? Daudz lietas? Es domāju, ja būtu asistents, kurš darītu daudz tās lietas, par ko mēs runājam, jo tas pats, ko es arī gribēju uzreiz jautāt tev, ja tev būtu cilvēks, kas tiešām, piemēram, gan nofilmētu, gan saliktu subtils, gan ieliktu visu, vai tu tā kā būtu gatava ar to dalīties, bet savā ziņā, protams, būtu kaut kāda investīcija tajā, lai tu vairāk uzturētos tie sociālajā mēdījā, jo, ir tā grūti. Reizēm arī, tu filmē kaut kādus tos treniņus, tu nofilmē, un tad tu domā, kaut kas jāuzraksta, bet vienkārši nevar saņemties no virsmas, un beigās viņš paliek tur, tad viņi beigās to video izdzēs, viņš kaut kur tur, pazūd. Un, tas ir tas, ka cilvēkiem arī, liekas noteikti, ka viss tik vienkārši nofilmē to ātri uzraksti, iemet iekšā, Reizēm tu tur domā to teikumu, kā pareizi pateikt, lai kāds nepārprot, Skaties, vai tu kā uzrakstīji, liekas baigi forši, tu savā galvā saproti, bet tad, kad tu lasi to teikumu, tu sāc domāt, cilvēki pārpratīs to, kā es vēl patiesībā domāju. Un tad tu sāc, ka man ir bijis, kas uzrakst tekstu, labi. Man arī tā ir viņa. Garš teksts un tāds, labi. Es negribu vairāk. Un tas tā kā ar to sākumā ir tāds prieks, kā gribi. Un tu sāc saprast, ka tas sāk patērēt to laiku, jo ilgāk, un vienkārši vairāk negribētu. Un ar to sociālo jau arī vienmēr tā ir, jo tu gribi varbūt parādīt kaut ko, bet tu negribi atkal, tas jānofilmē vai jāieraksta, vai tad jāuzraksta kaut kādu kontekstu. Nav tā, ka tu vienkārši vari ielikt bez kontekstu, tu vienkārši iemet. Kad domājat, ko jūs gribat par to, vai video vienkārši no treniņa video, bet vienmēr gribas kaut ko vairāk pateikt, lai ir kaut kāda vērtība laikam tam, lai nav vienkārši, ka tu ieliec kaut ko un rekur bez konteksta ir kaut kas. Tas ir grūti, ne tīpaši, kāds saka, mūsu industrijā jau ir interesanti tas, ka sociālais jau nav tā primārā daļa, trenēt tos cilvēkus ir tas darbs, bet, lai dabūtu tos cilvēkus, ļoti bieži jāstrādā pie tā otra aspekta, lai tie cilvēki atrastu tevi. Tas nav tā, ka tu sēdi darbā un tev vienkārši ir darbs. Vienkārši ir darbs. Ofisa darbā tu vienkārši atnēri. Tev darbs ir, tev ir nodrošināts. Un tu vienkārši, cik tu ātri izdari vai kā, tev nav pēc tam jāmeklē un jācer, ka tur nāks nākamie. Tev ir jādomā, vai tev būs nākamie klienti, vai tā kā nākamie mēnesi viņi būs vairāk vai būs mazāk. Tā ir tāda industrija ļoti svārstīga, tas nav tik vienkārši, Un, tas mēdīs, es uzskatu, ka viņš ir ļoti svarīgs un pilnīgi katram trenerim viņš ir vajadzīgs, jo tā ir kā vizītkarte, lai tu iepazītu. Es nesen arī skatījos, piemēram, tur bija tāds instants, raksts par tiem terapeitiem un kā viņus tur izvēlās, un kad viens no ieteikumiem, man tīpaši tajā pašā mājaslapā, kur tu raksta, ir par to, ka izskatītos terapeitus, pasties, ko viņi saka, ko viņi runā, intervijas, pasties un tam līdzīgi, lai tu vairāk vari saprast, vai tas cilvēks līdzinās tev tā kā. Un, ja tev nav tā mēdīja, tu vienkārši tā, principā, diezgan akli ej pie cilvēka un ceri. Un ļoti bieži jau būs tā, ka tu aizēji, pamēģini, tev īsti līdz galam nepatīk, un tu varbūt vairs nekad nē, bet tas varbūt vienkārši nav tavs cilvēks, un cilvēki ir atšķirīgi. Katram jau ir savas domas, un tā pieeja, kāds vairāk joko, kāds vairāk, spēj atvērties, kāds netik ļoti atturās, kāds domā, ka tas ir darbs. Ir cilvēki, kas saka, man gribās tur armijas stilā, ka tu vienkārši liec un mosi, bet tāds, nav tā īsti, tas tā nestrādā. Ir jābūt kaut kādai tai loģikai tajā, ko stāsti. Un, tas, ka tu vari pēc kaut kādām intervijām vai pēc kaut kādiem tekstiem vai video uzreiz nedaudz saprast, kāds ir gan tas runas stils, gan, to mēdī noteikti saprast arī, vai viņš ir jautrs vai tev, piemēram, baigi nopietnāk. Ir cilvēks vienkārši ir klusi, un ja tu esi tāds jautrs, arī no trenera puses vienkārši ir grūti, jo man patīk parunāt, man patīk kaut kādus jokus izmest un tam līdzīgi, bet ja cilvēks, viņam nav humora izjūtas, viņš negrib pajokot, vai viņš negrib parunāt, es ticamāk, man to cilvēku īsti nesies. Jo man vajag arī kaut kādu atgriezenisko saiti no cilvēka, ka mēs abi divi esam izvēlēti kā draugi, mēs varam parunāt, nevis tā, ka mēs atnākam un tikai daram un visu, mēs neko citu nerunājam. Jo treneris arī ir cilvēks. Tu nevari visu laiku tā kā nākt un tādu
tikai, nezinu, kā cilvēks ir tikai likt to ķieģeli, nu tā vienalga, kā tu jūties vai ko domā, tu jau gribi justies labi arī. Tīpaši, kad kādu laiku pastrādā un tu nostabilizē to klientu bāzi, tu jau vienkārši gribi pats arī justies labi. Tāpat kā veidot savu laiku, un, piemēram, kā tev, cik es sapratu, ka tev ar tas, tur ir diezgan konkrēti laiki, kad tu trenē, un tev ir arī tā, kā tu saki, pirms tas piekdienas laikam tu vispār nestrādā. Šobrīd nē, kamēr man ir studijas, man piekdienās vispār neņem klients. Es atceros, ka pirmos gadus, kad es sāku mācīties studijas tajās piekdienās, man bija, tad es arī ņēmu vēl piekdienās vakaros pēc studijām atskrēju, bet es sapratu, ka paigi nogurnuši. Tu visu dienu nosēdēji augstskolā, un tad vēl ir jāskrien trenēt kādu, bieži vien gribas vēl pašam patrenēties, un tad kā tu saproti, ka nav laika. Jā, man ir nofiksēts savs grafiks. Man viena brīdi, ap citu, esot pēc Covid, viņš bija nojūtas mans foršais ideālais grafiks. Jo kā, tā, kad tev nebija darbs, tad atkal bija tā sajūta, ka, ja nāk cilvēki, tad jāņem ir. Un tad man beigās bija izveidojies tāds haotisks grafiks no rīta, ropas pa dienu, ropas, un tad ne šur, ne tur tādu dienu. Tagad man ir stikrāk. Tajās dienās no rīta, tajās dienās vakarā, tajās stundās nedara. Izņēmuma kārtā es varu kaut ko piedāvāt ārpus man, bet tas ir izņēmums nevis kā norma, ko es varu piedāvāt cilvēkam. Piemēram, es sestdienās vadu tikai savas projektu grupas. Es nevadu privātos klientus brīvdienās. Tāpat laikā, ja man ir privātā klienta, kas ir, piemēram, ar mani online coachingā, mums vajag kaut kur saskrieties ar viņu pamēģināt un nekādīgi nesanāk saskaņot laiks darba dienās, tad jau vienā reizē sestdienā pa ceļam iebraukšu vienā no Lemoniem, novadīšu viņai treniņu. Kā izņēmuma kārta, bet tā nebūs kā regulārā norma, ko es piedāvāšu. Jo, es zinu, treneris, kas strādā vienlaicīgi 4 zālēs, un es nezinu, kā viņi paspēj ikdienu samanedžēt grafikus, izbraukt kā 4 sporta klubus. Protams, ja tas iesaucējs treneris tā nav tik kā liela klientu bāze, tev tas ir jādara, jā, tā kā tev ir jābūt atvērtākam, iet tur, kur klients ir. Piemēram, ja strādāt ķēdē kā Lemonā, tu vari strādāt vairākos klubos vienlaicīgi. Tagad jau, kad es esmu trenējos, kā strādāju ilgstoši, es treniņus privātos vadu tikai vienā klubā, jo man ir neērti izbraukāt. Tas laiks, ko es pavadu ceļā, ir laiks, ko es varēju reāli vadīt treniņus. Tā kā, es bāzējos vienā vietā, principā. Bet grafiku ir jāsorganizē pašam. Un atgriežoties vēl par tiem sociālajiem mēdījiem, es pilnībā tev piekrītu. Ir ļoti svarīgi, ka trenerim ir tā vizītkarta, kur cilvēks viņu var iepazīties, apskatīt un iegūt par viņu informāciju, un kas saprast, vai tiešām būs uz tā viena viļņa. Jo arī manā pieredzē man ir klienti teikuši tieši, ja man nebūtu bijuši tie sociālajie mēdīji, iespējams pie manis tā kā arī nenonāktu. Noteikti varbūt spēlēt pretēju lomu, viņš pastāstīja sociāla mēdija un saprot, tas nav priekš manis, tas cilvēks nav priekš manis, un viņš varbūt, tad nenāks pie tā cilvēka. Tas jau arī noteikti, vai viņš arī savā ziņā vai pieklājīgs, vai kā tu gribi, tu jau var redzēt arī tie sociāla mēdījā, varbūt arī pat estētiskā ziņā, varētu likties kādam, kad, man īsti nepatīk, varbūt tas, kā viņš kaut ko tur veido, vai liek, vai ar ko viņš dalās, vai ko viņš stāsta, ārpus varbūt pat treniņiem neatbilst tavām vērtībām. Tas jau ir ļoti svarīgi, lai tas treneris tomēr nav tā, ka jums ir pilnīgs clash tajā, ko jūs domājat. Viens uzskata tā, un tu uzskati tā, un tad īsti, ja jūs komunicējat, tad treniņš varbūt paiet konfrontācijā un konfliktā vairāk nekā tomēr tajā pašā treniņā. Bet tas ir forši, ja tā ātrāk atlasās, jo arī es pagadījumā sapratu, ka katram trenerim būs savu klientu bāzi. Viņi būs dažādi, nāks ar dažādiem mērķiem. Arī tu minēji par to piemēru armijas stilu. Mums arī zālē ir treneris, kurš ir tāds stingrāks, tādu kā armijas stilu, un viņam ir klienti, kas nāk, viņam patīk. Savukārt man ir cits klients, kas to dzird, viņi saka, ka es tā ilo nevarētu. Saku, bet cilvēki ir dažādi. Citiem patīk, ka viņiem stingrāk, citiem patīk. Arī mēs ar vīru citu esam abi divi no cīņas sporta pazīstami. Un viņam arī ilgu laiku atgriežoties no cīņas sporta, vienkārši sākot sportot un trenēties, arī patika tas tāds stingrais stils, jo cīņas sportā tādi mums tie treniņi arī bija, tad diezgan tādā armijas stilā. Un, ja cilvēks pie tā ir piercība, tas tā kā patīkami ir. Arī, sapcīt, tāda ļoti interesanta iezīme, kā var visādi būt. Kā cilvēks izvēlās, pie kura dzimuma treneri, piemēram, arī, piemēram, man Oskars ir mans treneris, viņš ir vīrietis. Un es nesaku pēc tajā mirklī, ka es domāju, ka es iešu pie powerlifting trenera, es zināju, ka es iešu pie vīrieša. Un es tā kā domāju, ka pēc tā es pat esmu sieviete trenere, bet es tā kā pati gribu pie vīrieša. Un tad es sapratu, man visu mūžu, visos manos sportveidos, kur es bijusi, izņemot tagad pat Hills Days, vienmēr tā mācošā persona autoritārā ir bijis vīrietis. Tas vienkārši ir pierast, tā kā saprotams, Tāpat laikā man ir klients, kas saka, piemēram, man ir rakstījuši cilvēki, un es saku, man diemžēl nav tagad vietas grafikā, es varbūt jums varu ieteikt kādu citu treneri.
Un tad uzreiz, jā, bet tikai ne vīrieti, citreiz sievietes raksta. Nu, ir cilvēki, ir sievietes, kas nejustos komfortabli ar vīrieti trenēties. Nu, tas tā. Nu, jā, tā ir. Varbūt, ja heels mācītu vīrietis, iet arī pie vīriešu, vai ne? Nu, starp citu, pasaulē ir viens no top dejotājiem, ir Jānis Maršala vīrietis. Tikko mums viena no pasaules pie viņa bija uz meistarklase. Nu, viņš tur dejo labākā, lielākā daļa sieviešu pasaulē. Un tas liek, tā kā tu skaties tāds, kā? Bet, nu jā, redzi, ka var arī tā. Nu, bet viņi iet pie vīriešu mācās. Tev ir kādreiz, nu, piemēram, jo tu trenējies tik daudz, un ir kā tu saki, tas grafiks ir kādreiz saplānos, bet tajā pašā laikā tur ir reizē mēs sestdienā, nu, kas nozīmē, ka tā ir tā brīvā daļa. Vai jums, piemēram, ar vīru ir tā, ka viņš jau saka, ka kāpēc tik daudz ir jātrenējās, kāpēc tu dari to, vai tu varbūt paņem mazāk, kāpēc, lai mums ir vairāk laika, tas ģimenes laiks, vai nu, īsti tā nav problēma, tas ir diezgan skaidrs tam cilvēkam. Tas ir diezgan skaidrs, jo mans vīrs arī ir no sacensības sporta, un viņš zina, ko nozīmē sports. Un tieši tā, kā es trenējos, viņš arī ļoti daudz trenējas, viņš gan trenējas citā laikā. Viņš šobrīd ir pārgājis no pilnu kontaktu karatē uz jiu-jitsu, citu sporta veidu cīņas paņēmis, arī mazāk traumatisku, jo, nu, mūsu karatē, es teicu, viņš bija traumatisks, jo tev ir pilna kontakta cīņas bez cimdiem, vīriešiem arī bez kāju sargiem, bez vesēm un bez ķiverēm. Bet tu drīkst ar celu un ar taisnu kāju sejās, piemēram. Nu, ļoti traumatisks sporta veids ir. Un viņš arī tagad ir pārgājis uz jiu-jitsu, kas ir mazāk traumatisks, un viņam ir 5 reizes nedēļā treniņš 6:30 no rīta. Nu, viņš nav tā kā katru treniņu, varbūt, bet 4 treniņus nedēļā ir, un tad vēl aiziet paskriet, un vēl aizbraucam brīvdienās uz zāli kopā parasti. Līdz ar to viņš manu sporta daļu pilnībā saprot. Viņš varbūt nesaprot, kāpēc man tik ļoti ir liels prieks par to spēku, tieši uz to trīsciņu, viņš to nesaprot, viņam nav tik liels prieks par to. Viņam tie cīņas sporta vai tāda dinamika vairāk patīk. Tāpat laikā, nu, tev patīk, tu dari, viņš to pieņem, un viņam nav jautājumu, jā, kāpēc man tas ir jādara. Un viņš arī brauc vienam sacensībām, sēž sacensībās, atbalsta mani, un kādā ziņā tur problēma nav. Un es teiktu, ka, ja tu esi cilvēks tik ļoti sportā, vai nu tev ir jābūt ar cilvēku, kurš arī ir sportā, vai ir bijis un to saprot, vai arī ir tā kā saprotoši par to tavu daļu, nu, kaut kādā mērā. Jo manam vīram arī ir bijušas attiecība pieredze, jau ļoti daudz, kad jau bija jaunāks, kad gatavojos tieši augstam mērogam sacensībās Japānā, kas tas milzīgs visjapānas turnīrs bija. Nu, viņam arī tobrīd bija attiecības draudzene, kas tā arī teica, bet rekuru manai draudzenei viņas puisis izlaiž savus treniņus, lai pavadītu laiku kopā. Kāpēc tu neesi gatavs to darīt? Nu tā. Līdz ar to mums nav tādu problēmu, jo mēs abi divi esam sporta vidē bijuši, un mēs saprotam, cik tas otram ir svarīgs. Par laika pavadīšanu kopā, nu tad tās brīvdienas ir tas nedalītais laiks, ko mēs pavadām kopā, un tad arī sanāk, ka es arī cenšos mazāk to sociālos tīklus izmantot, lai tiešām tas laiks, kas ir, mums ir kopā forši viņš pavadīt. Jā. Bet arī tu saki, jā, ka viņš nav vispār tajās sociālajā mēdījā. Jā. Kāds viņa domas par to, ka tu, piemēram, dalies tik daudz ar to? Jo tagad jau tu gan dalies diezgan maz, vai nav tā salīdzinoši, bet, piemēram, iepriekš gan jau daudz vairāk bija. Un kā tas atkal varbūt ir kaut kas tāds? Mums pat attiecības sākumā bija par šo konfliktu, nu viņš nesaprata. Viņš tiešām, nu, priekš kā, nu, tā kā mēs aizem pastaigāties un nošķēm man bildi lūdzu šeit. Ir kaut ko tādu, nu, kaut vai no tās pašas ikdienas daļas ir bildi šeit, tad ir kaut kādu video no šejienes, vai ka man tur ir, mēs braucam mašīnā, es tur lieku storiju, gribu ātri ielikt, pirms mēs esam mājās, jā. Un sākumā viņam bija tas nesaprotams, viņš nesaprot to daļu, jo viņš vispār to neskars savā ikdienā. Tāpat laikam ejot uz priekšu un redzot to manu pusi, varbūt arī, kā saka, to pienesumu, ko tas dodat, arī ar dažādām sadarbībām, kas ir bijušas arī mums abiem izdevīgas, visādas foršas, jā. Viņš ir saprast, ka tā ir tiešām tāds pats darbs kā viņa, tikai viņš ir citādāks, izprost citādāk, jo tas arī dod to, ka man ir tie klienti, nodrošina manas grupas un visu, un tā neatņemama daļa no mana darba. Jo, principā, tā, kad tu esi treneris, tu neesi tikai treneris, bet tev ir jābūt ar mārketingu saistīta, daļai ar grāmatvedību, jā, tā kā tev ir jāraksta kaut kāda rēķina klientiem. Man ir gan grāmatveda, kas arī ar to nodarbojas, tā kā ārpakalpojums un tā, bet principā tas tavs darbs nav tikai trenēšana, tev ir ļoti daudz lietas, kas apauga ap to, jo tu principā esi savs darba devējs un vispārējais. Jā, tā komunikācija jau vēl ar to klientu nenotiek tikai no 9 līdz 5. Viņš ir uz 8, tur kāds, tad uz 10. Saka, es tur nebūšu vai būšu, tad viņi sāk plānot vai kaut ko mainīt vai kaut ko pārcelt. Viņš var tajā, jā, tas jau arī ir tur tā lieta, ka tas darbs, kā jau panes saka, nu tieši tā ir tas office darbs, nu, piemēram, kurš tev ir no 9 līdz 6. Un pārējo to daļu tu vari neuztraukties, bet ja tu strādā sev vai tev savs uzņēmums, tu strādā visu laiku, principā strādā 24/7. Jā, un tur jābūt kā vairāk pieejamam.
Tas, ko es iemācījies, es citreiz brīvdienās mazāk atbildu uz ziņām, un tad ir tā, ja man jāraksta par grafikiem, tad tas ir noteikti par nākamo nedēļu, un tas nav par rītdienu. Ok, cilvēkam ir jāzina, varbūt var atbildēt bišķi vēlāk, es tā kā izvērtēju. Jo, arī visu laiku būt pielēmētam pie telefona arī ir ļoti nomokoši. Tā kā, man kā personai visu laiku būtu kā sasniedzamai. Bet jā, tāda ir tā mūsu specifika, par ko arī citreiz cilvēki neaizdomājas, ka tas treneru darbā, ka tev ir jāstrādā principā visu laiku kaut kas jādara. Tev ir jāmaina grafiks, jāreklamē sev, jāveido kontents un tā. Sākumā jau principā tu piekrīti visam, gan drīz vai ko tev piedāvā, tu vienkārši, es tur visu strādāšu. Jo maniem arī principā, kā es sāku trenēt 6:30 no rīta, tas bija relatīvi sākums tajā visā fitnesa karjerā, kā tādam oficiālam trenerim, kad pārgāja no cita uz to. Un, principā, viens no klientiem, kurš bija gatavs 3 reizes nedēļā nākt, gribēja 6:30 no rīta. Un viņš bija zināma persona, kas nozīmē, ka tas pienesums ir vēl augstāks dēļ tā. Plus viņš nāk 3 reizes nedēļā, kas atkal varbūt ir savā ziņā grūti, jo 6:30 3 reizes nedēļā tev ir jāceļās. Un, principā, tā es kaut kādus 2 gadus 6:30 cēlos. Un tad beigās man vēl pievienojās cilvēki, kuri ne tikai tās 3 dienas, pievienojās vēl otrdien, ceturtdienā, un tad, principā, pilnīgi katru dienu es cēlos 5, lai es tā kā tiktu uz to treniņu. Tā ir tā daļa, kas sākumā ir jādod. Un tad, kas ir tas nākamais? Ja tu gribi celties 5, tu nevari iet gulēt 12. Ir īpaši, ja tu gribi normāli un cilvēcīgi justies, tas nozīmē, ka jāiet gulēt 9. Un tā arī ir tā problēma. Un tu arī teici par to, ka to miegu, protams, miegs ir tā svarīgākā sastāvdaļa, lai tu vispār atjaunotos un justos cilvēcīgi. Bet nevienmēr miegs ilguma ziņā ir kvalitīvs, un to es ļoti labi sapratu, relatīvi nesen. Un tagad esmu izčetinājis, un tas kā izklausās, ka to saka skaļi tik smieklīgi, un to saka treneris, iešana uz treniņiem, un tas powerliftings bija galvenais faktors, kāpēc man bija stress, kāpēc es gulēju slikti, un kāpēc es šobrīd esmu tādā pirms diabēta pakāpē. Principā ir tā, ka es mēģināju sev piespiest darīt ko tādu, ko man negribējās. Jo man tiešām negribējās, ne jau trenēties, man negribējās tik smagus treniņus, tik profesionāli pieeja kā powerliftingā. Tas bija viss. Un principā tās visas problēmas gāja pa apli no vienas lietas, ka es sev piespiedu darīt kaut ko tādu, ko man nevajadzēja darīt. Mentāli man to nevajadzēja darīt. Man es laikus nesapratu. Viss ir ideāli. Es guļu 8 stundas, es daru to, es daru šito, viss ir perfekti. Kāpēc miega kvalitāte nav laba? Kāpēc es jūtos pieceļos, nejūtos labi? Tagad esmu nometis to daļu nost, esmu noņēmis tā kā to stresu un visu. Un pēkšņi mana miega kvalitāte 2 reizes augstāka. Man viss tie rādītāji, tas REM dziļais miegs 2 reizes lielāk nekā iepriekš. Un principā tā ir vienīgā sastāvdaļa, ko esmu mainījis. Tas pat nav par to, tas par to, ka to profesionāli pieejas ieliku, sevi lauzu visu laiku, mēģināju piespiest, vai tas saka, piemēram, 1,5 stundu tajā treniņā, es 1,5 stundu reizēm taisīju pietupienu vai vilku. Jo es nevarēju sev piespiest taisīt nākamo piegājienu, es uztaisu to vienu, ir viss tik plikti un tik ļoti pretīgi, ka tu sēdi, tu skaties uz to stieni un tu saproti, vēl minūti, vēl 2, un tu gaidi, un tu vienkārši beigās 5 minūtes paiet. Labāk nepaiet, un tu tāds, labi. Tas ir jāizdara, un tad paiet tas 5 minūtes, un godīgi, kamēr tu uzsildies augšā, ir smagāks piegājiens, kamēr tiec līdz tiem gala svariem. Paiet labs laiks, un tas smieklīgi. Jo spēcīgāks tu esi, jo ilgāk paiet laiks, lai iesildītos un tiktu līdz tiem svariem. Un tas ir, tev atkal ir tas, ka tev tas dod tādu enerģiju un tev patīk, bet tu spēj sabalansēt, jo, kad es trenējos powerliftingam, un tīpaši, kad mans mērķis, gan šī gada sākumā bija, es gribu būt Latvijas čempions un trenēties, es atdevu ļoti daudz no citām aktivitātēm. Es negāju braukt ar riteni, es nedarīju to, jo man likās, ka tas ietekmēs to powerliftingā performanci. Tas tā kā ietekmē. Jā. Bet tā kā runa par to mentālo. Un tas, ko es arī par sevi minēju, es varētu atrast vēl vienu vietu 5. spēku treniņam, un es varētu labāk arī performēt spēku treniņos, noņemot dejas, jo, kā es minēju, citreiz tās dejas rada tādu sagurumu mugurē. Piemēram, es citreiz pēc dejām jūtu, ka man taisot to pašu benču, pat tā mugura tāda, tā kā tad interesanti. Vat arī pēc vakardienas nodarbības mums bija tik daudz metienu un galvu, un tad spranda tagad tāda stīva jūtas, Bet, ja es to noņemtu nost, man būtu labāks varbūt rezultāts un arī būtu visdrīzāk powerliftingā.
Bet vai es par to justos tā kā kopsumā labi, ka es atņēmu sev visu kaut ko citu? Un nē, es gribu atrast to balansu. Protams, man ir tik daudz visādas fiziskās aktivitātes, ko es vēl varētu gribēt, bet tur ir tas mans balans. Es nemetu neskaitāmas dažādus treniņu veidus savu virsū. Piemēram, mēs bijām pamēģināt augstskolas grupu boulderingu, kāpšanu pa klintīm. Man ļoti patika. Bet es zinu, ja man būs dejas, bouldering un vēl powerliftings, tad gan tur vispār ritīgs čau būs un viss cietīs. Bet atrast tādu balansu, ka man ir vēl viena aktivitāte, nav pa daudz, nav pa maz, tas saglabā to prieku. Jo arī jau es tieši tev gribēju jautāt, cik ilgi tu vari darīt kaut ko, kas tev ir ievis? Cik ilgi tu vari savu piespiest? Tieši tie powerlifting. Protams, tas bija tā kā bumba ar laika degli, ka kaut kad jau tas beigtos. Jo cik tu vari sev spiest? Un man ir bijis, ka klientam reāli, es redzu, ka viņš viss, es nezinu, mēs varam darīt, ko viņš vienkārši vairs nejūt nekādu prieku, un tu redzi, viņam iepriekš bija prieks, tagad viņš tāds nomāks, tu vari mainīt gan treniņos, vingrinājums, izmantos, gan intensīvs, visu, redzi, ka nav kaut kas. Es saku, iespējams, tev šajā dzīves posmā ir jādara kaut kas cits. Varbūt tas nav optimālākais, bet labāk pamaini tagad, nevis tu aizies līdz tādam riebumam, ka tu vairs nekad negribēsi uz zāli skatīties. Jo es saku, dzīvē arī gan kā spēka treniņos, gan arī kā dzīvē vispār, nekad nav pilnībā lineārs progress visās lietās. Tev kaut kad ir kaut kur jāpaņem solis atpakaļ, lai tu ilgtermiņā redzētu to gala ilgtermiņa mērķi. Citreiz nav jābaidās paņemt soli atpakaļ, darīt kaut ko mazāk optimālu, jo, ja tas tev saglabās to ilgtermiņu kopējo prieku un vispār vēlmi trenēties kā tā. Tas ir tā kā no sporta teorijas par superkompensāciju. Jā. Vai ne? Tu tā kā liec to visu apjomu, un tu vienā brīdī paņem to soli un cel mazāk, lai tu iegūtu to superkompensāciju un varētu celt vairāk. Tā ir. Tas ir vienkārši par to veselīgo pieeju, kuras man nav. Un es vienkārši, es redzu, tie ir divi tipi, kā tu skaties uz sacensībām, Man ir tikai gala rezultāts, un powerliftingā līdzi atkal, bet pilnīgi tāpat kā tev man bija, es paskatījos, atveru vaļā to grafiku, es paskatījos, es varu būt Latvijas čempions. Un tas bija vienīgais mans mērķis, kāpēc es gāju. Un tajā pirmajā gadā bija tāds, tur bija skaidrs, ka bija atbrauca beidzot cilvēks, kuram tur vajadzēja būt, bet dēļ tā, kad man nebija pieredzes, es te uztaisīju visu pēc kārtas kļūdainu. Es tā kā nesapratu, ko es vispār daru, man pēkšņi pastāst citus noteikumus, es esmu pilnīgi šokā, un tad loģiski, ka tas, cik tu tur labi vari nostartēt atkal no tā, jo, kā es stāstu iepriekšā podkastā, kad iznācu ārā ar stieni no tā reka, un nebija spogulis priekšā, kurš nebija tā baigā. Es biju trenējies, bet es iznācu ārā, un man stāv uz muguras tie 145 kg vai cik tur, un es nesaprotu, kā ir jātupjās. Es burtiski aizmirsu, kā ir jātais pietupiens, un es kaut kā taisu, kaut kā es tieku lejā, kaut kā es tieku apakaļ, un visu, un pēkšņi nesaprotu, un es esmu uz nākamajām sacensībām pēc pāris mēnešiem, un atkal es izēju to stienu laukā, un pilnīgi nav skaidrības, kā jātaisa svinginēs. Kaut vai tu esi 1000 reižu viņu taisījis zālē, pēkšņi tajā sacensību vietā tev viss pēkšņi izmainās, un tu vienkārši pēkšņi vairs nesaproti, kas notiek. Man ir līdzīga pieredze ar manām pirmajām sacensībām. Es pirmām kārtām braucu pirmo reizi sacensībām, nezinot līdz galam, kā tas notiek. Man bija jābūt asistentam līdzi, kas tajā dienā, kurš palīdzētu, bet viņš tajā dienā saslima ar vēdru vīrusu, un viņš neatbrauca. Es palieku viena. Man nāca līdzi, man bija citu, mani vecāki līdzi, mani vecāki brauc katru Latvijas čempionātu, izņemot, kad Covid gados nevarēja, tur bija tā, kurēja viens cilvēks tam būt līdzi. Viņi arī brauc un skatās, kopš bērnības manas sacensības lielās. Tas tāds arī foršs tusiņš mums ir. Mēs pastamies sacensības un vēlāk visu pārēst kopā ar manu vīru un maniem vecākiem, tā pavadam laiku. Un man teica, nāca asistēja uz iesildīšanos, man mainīja ripas, tā kā nēsāja visu. Un es iznācu pietupienu, un es gandrīz nepacēlu savu openeru, jo es nobijos no tā, ka man priekšā sēž cilvēks un skatās uz manis. Nevis no tā, ka es nevarētu bez tā kā spoguļu, bet es sabijos tā pacēlu skatienu, un tev priekšā sēž tiesnes. Un es tā sanervozējos no tā, ka tev tā kā priekšā kāds ir, ka es gandrīz nepacēlu, gan es openeru nepacēlu. Vienkārši nobijos no tā, ka iekārto es pacēlu skatienu, un uz tevi kāds skatās tur priekšā. Līdz ar to, tas arī nāk ar pieredzi, ja tu biežāk to dari, jo tagad, ja tā padomā, es izēju, es vispār nedomāju par apkārtējiem cilvēkiem, es vienkārši nostājos, domāju par to, lai es savācos, un vienkārši tā kā fokusēju uz to kustību un uz komandām. Un tā kā pilnībā, kurš kā skatījās, es pat neatcerēšos tieši sevi. Man kāds var pajautāt, kas tur bija, kas stāvēja blakus, es neatcerēšos, bet tā kā ļoti fokusēta uz to vienu lietu jau tagad.
Nu jā, tas ir laika. Tieši tā, tas nāk tikai ar pieredzi. Jā. Jo ļoti tā, es atceros arī, kad es visu laiku taisīju, man bija ļoti tāda agresīva pieeja. Tu tā kā iznāc, un citiem cilvēkiem ir tā, ka tev vajag uzbļaut, tev vajag iesist, jā, tev vajag, lai tur skan kaut kāds roks ausī, un tad tu izej ārā, un tu ar tādu agresivitāti uzbrūc savu stienim, jā. Un tas, ko es esmu īstenībā pamanījis, un ko es redzēju junior čempionātā, tieši tāds pieejas no cilvēkiem rezultējās ļoti sliktā rezultātā. Kad cilvēki dēļ tā agresivitātes, viņi varbūt paceļ pārāk ātri, noliek, vai kaut ko necita komandas, izskrien taisot soļus un tā agresivitāte. Tas, ko esmu sapratis, un tad, kad es gāju, un es pavadīju ļoti ilgu laiku vienkārši pie tā stieņa, padomājot, jā, paskatoties uz viņu, pabakstot ar rokām, man tāds vienmēr ir. Jā, ļoti ilgi. Rociņies. Es vēlreiz piegriezt, un es tā padomāju, un es kārtīgi dziļā elpa. Un kādreiz darīju tā, ka es ievelku elpu, un es jūtu, ka nav, ja es dabūju pārāk daudz krūškurvī gaisa, stupjos, un es zinu, ka nebūs labi. Reizēm es ievelku elpu, es izlaižu, un vēlreiz. Jā, un tas tāds pēdējo sacensību tāds, ka tu beidzot ir pagājuši 5 gadi, un tu beidzot esi diezgan pārliecināts tajā visā loģis, tas nenāk no tās pirmās sacensības. Un, citiem cilvēkiem tā agresīvā pieeja atkal strādā, un viņi atnāk, un viņi tādi, kā saka, ar ripeņu gripu, un vienkārši rauj ārā, kā sanāk un kā ir. Un citiem atkal tas savādāk, tāda mīrīga pieeja, lēna, nepārdomāta, kalkulēta, kā saka. Tas ir atkal tas standarts, kā šobrīd es teiktu, ka tiem jauniešiem, tīpaši, man liekas, no tā sociālā mēdīja, ir tas, ka viņiem patīk ļoti pieiet agresīvi. Apmēram vienauts iedomājas, ka Stīns tavs ienaidnieks, viņš grib tevi nogalināt, un jāpaceļ obligāti un savādāk, ka tu nevari. Jā. Piemēram, man arī, kādreiz, kad klausījos Sesiju Vilkumai pietipienu vai Sesiju rekordus, es liku austiņās arī kaut kā ļoti agresīvu mūziku, un pēdējā laikā es pilnīgā klusumā vienmēr taisīju. Lai es tā kā savam domām varu sakoncentrēties, un atkal kaut kā pilnīgi savādāk noiet. Tas viss atkal man liekas, saistīts ar to, ka ne tik ļoti tā visu gribējās vienkārši kaut kādu mieru, un tas policists nedeva to mieru, lai gan viņš ir tāds relatīvi mierīgs un monotons, bet viņš bija pārāk monotons, Un, tā bēdīgā daļa bija tas, kad es visam tam gatavojoties, tu atkal redzi, tā visa pieeja, kā tu dari, ir ļoti veselīga, tu atrodi kaut kas, kas tev mentāli palīdz un tam līdzīgi, man ir atkal visu vai neko, tu vai bliez iekšā vienā, vai tu nedari vispār. Jo pagājušajā vasarā es teicu, es tagad negribu powerlifting, es 3 mēnešus braucu ar riteni. Tad pēkšņi beidzu braukt ar riteni, tagad atkal powerliftingā tikai. Un tad atkal viss gads nākamais, jo jūtu, ka man mazas traumas ir, ne atkal tikai powerlifting. Un atkal visu to gadu vasaru es izlaidu, ritenis neizbraucu ne reizi, un beigās tikai ieliku sevi iekšā, un beigās tu saproti. Bet laikam ir jāpēc kaut kādam laikam, tev vienkārši ir jānobriez, kā saka, jāpaliek pieaugušākam, un tad tu sāc saprast, kas dzīvē tomēr ir svarīgi. Kas ir svarīgi? Jo, arī es jau uzreiz esmu atbildējusi, ka es nepretendēju būt pasaules līmenī sports powerliftingam. Man nav mērķis būt pasaules līmenī. Es neesmu gatavs savu dzīvi tam ziedot, jo, lai tu būtu augstā līmenī pasaulē, tad, principā, es nedrīkstētu strādāt, jo man darbs arī ikdienā paņem diezgan daudz resursus, kas ir ietekmē manu miegu un pārējo. Vai es būtu to gatava ziedot? Nē. Un es uzreiz atbildēju, es nebūšu pasaules līmenī, bet es gribu trenēties un progresēt priekš sevis. Attiecīgi, arī varbūt man ir tāpēc tā veselīgā pieeja, ka es neesmu gatava pa visu vārot, asins pa degunu un mocīt sevi, jo man nav mērķis būt pasaules līmeņa powerlifterē. Bet, ja tev būtu, resursi, tev nebūtu, piemēram, tev būtu nauda no powerlifting. Tev nebūtu jātrenē cilvēki. Tā varbūt tev vairāk. Un tad tu varbūt gribētu tomēr iet uz to pasauli, varbūt mēģināt. Jā, bet tad tas būtu mans darbs. Bet mēs saprotam, ka tagad, kā es vēl skatos uz sportu un powerliftingu visu pārējo, arī īstenībā uz ļoti daudzām aktivitātēm ikdienas. Man kā trenerei, mana fiziskā veselība nosaka to, vai es varēšu strādāt un vai es varēšu pelnīt naudu. Attiecīgi, man nav tā, ka man tagad būs slimības slapa, vai es vienkārši tagad nevarēšu iet, piemēram, uz darbu, un tev ir pilnībā nodrošināt visu ienākumu. Jā, daļai ir tas online darbs arī, bet arī tie klātienes darbs. Man ir diezgan daudz klātienes darbs. Man pašai patīk tieši klātienē ar cilvēkiem strādāt. Un atkal jau tagad darīt pārgalvīgas lietas pa visām varēm, riskēt, ka tas ietekmēs to, kas varēšu strādāt, es tā arī nevaru. Man tomēr jāuzdod kā arī kaut kāda prioritāte, kas ir prioritāte. Jā, man arī ir jābūt funkcionējošai, lai es varu strādāt ar klientiem arī. Līdz ar to arī tas var būt to notur. Un kā tu minēji, ja man būtu visi resursi, man nevajadzētu strādāt ar klientiem, man dotu naudu un man teiktu, trenējies. Iespējams, es teiktu citādi. Ja man būtu citi apstākļi, bet nav šādi tādi apstākļi, ko es būtu gatava
tā kā tikai pelnīt ar to, piemēram, powerlifting. Man nav iedot tādu apstākļu. Un nav teiks, ka viņi būtu arī, ja es tagad riktīgi nodotos tam. Jā, piemēram, arī, ja tu gribētu, tu saki, ka tev patīk mācīties, tagad tu padējos tos heels, ja mācīsies, tu sapratīsi, varbūt treneri heels, vai viņi sāks trenēt. Un, piemēram, kāds nākamais, varbūt tu gribētu to vēl, vai tu gribētu iet olimpiskajā svarcelšanā, vai tas ir kaut kas tāds, kas tev liekas, ka tev vispār neinteresē? Man ik pa laikam ir gribējies pamēģināt. Tāpēc, lai iemācītos tās kustības, un es ik pa laikam par to esmu domājis, ka gribētos iemācīties neču, piemēram, un tā. Bet vai es tajā startētu, diez vai, es nezinu. Laikam man patīk šī brīža situācija tur, kur es esmu ar powerlifting, man ļoti patīk viņa. Un, ja viņa nemainīs, es neredzu iespēju, ka es gribētu citur startēt. Neredzu tā kā vēlmi citos sporta veidos. Tajā pašā arī, kāds olimpisko svarcelšanu. Es varbūt prieku gribētu pamēģināt, bet vai es tajā gribētu startēt, es nezinu. Jo tur ar treniņiem arī ir diezgan specifiski. Nav tik viegli trenēties olimpiskajā svarcelšanā komerciālajā zālē. Jā. Vispār nav šī iespēja. Semanā bija cilvēki, kas to darīja, bet viņi darīja tā, ka kad viņi meta stienu lejā, mums ir MyFitness ar koka kastu, mums ir tāds mīkstās zemās kastas, tā kā viņš uz viņām met viņas, lai nav tas troks. Bet tas ir krietni sarežģītāk, un jo tu esi specifiskāk tajā, tev ir vajadzīgi bloki, no kā tu izcel. Tu to nevari. Tad atkal tas no manis prasīja, ka man vajag speciāli vēl kaut kur braukt, kaut ko darīt, un tā, attiecīgi. Tādā ziņā powerliftings, kas ir vēl viena savā ziņā burvība šim sportveidam, ka tev relatīvi maz vajag lietas, resursus un finansiālo ieguldījumu, lai to darītu kaut vai parastā līmenī. Ja tu vari pat mierīgi nostartēt pirmajās sacensībās, tev nevajag pat jostu, jo tu gribi startēt bez jostas. Man nebija pirmajās sacensībās ortos, man nekā no tā nebija, man bija josta, tad knapi turoši, viņi neko neturēja, viņi tāda ļurkana bija. Tu vienkārši vari to darīt. Tev nav vajadzīgi tik lielu resursu, tu to priekš tādām sacensībām, tu vari parastā komerciālā zālē trenēties un viss ir ok. Olimpiskā svarcelšana jau bija šķita specifiskāk. Tev ir vajag vai nu specializētu zāli, arī inventāru. Tas tur bija sarežģītāk. Bet tagad tu pamēģināsi, tu iepatiksies, tu atvērsi Latvijas Olimpiskās svarcelšanas federācijas mājaslapu, pastīsies rezultātus un sapratīsi, es varētu būt arī Latvijas čempions šeit. Jā. Tāda varētu palēnīties, tā doma, vai ne? Tā kā jau mēs griežamies pie tā, man nav mērķis būt čempioni. Bet, tā kā tu zini, ka tā visi cipari potenciāli, teiksim tā, viņi ļoti tuvu varbūt cilvēkiem. Tas varbūt tomēr, nav jau tā, ka, nevar teikt, ka tev gluži pilnīgi neinteresē tas, ka tas Latvijas čempions. Tas tituls ir foršs. Ir foršs, protams. Ir forši, ja tu vari pateikt, man ir tas iedot kaut kādu, ka tu kaut ko esi sasniedz, kaut ko papildus tā kā bonus. Viņu iedod jau, protams. Nezinu, šobrīd man ir grūti teikt. Šobrīd man ļoti patīk powerliftings, man ļoti patīk tur būt, man ļoti patīk tas, un nav tad vēlmi iejaukt vēl kaut ko pa vidu tajā šobrīd. Jo tas, ko es gribu pateikt, principā tur ir potenciāli. Tad man mēģinam pārvilināt, jā. Jo, es varu pasāstīt, vēl labāk to pašu stāstu turpinošo, jo, kad es pabeidzu powerliftingu, es pamēģināju olimpisko, es atvēru pa mājaslapu, un es sapratu, hei, Tu tur būs Latvijas čempions, jā? Tur Latvijas čempions ir for superēšana. Tur varētu būt diezgan sarežģīti, kā vice čempions. Man principā, tā, es, kad paskatījos uz ciparus, bija tā, ka praktiski es jau trīniekā varu būt tagad. Jā. Un atkal sākās tā toksiskā domāšana. Es varētu sākt, un es atkal sāku, un tad atkal, un tam man es kaut ko parunēju, un atkal mācīs atkal jāiet atlētiskais. Vienīgais veids, kā skriet, ir tikai 42 km. Nav savādāka veida. Man tagad ir tev jautājums, vai tev vajag tā? Protams, ka nevajag. Nevajag jau obligāti sacensības. Jā. Skriešanā vismaz ir diezgan skaidrs. Tas ir labs sports, jo tur es nekad nebūšu labākais. Nebūšu par to. Tas viss ir aizgājis, siltais ir aizbrauc. Bet es atkal ir par to. Man ļoti patīk laikam sasniegt tos sasniegumus. Jā. Jo 42 km ir kaut kas tāds, ko tas nav tā vienkārši izej ārā un tu nostiet. Un to izdarījuši, tas ir ļoti maz cilvēku daudzums. Un tas laikam man arī uzrunā, ka tas ir kaut kas tāds, ko citi cilvēki nevar. Tev arī varbūt ir tā, ka tu sportodēji tā, ka tu zini, ka tas ir kaut kāds skaitlis, ko īstenībā nevar. Jo tu esi tik ļoti augstā. Loģiski Latvijā tu esi 0,00001%, vai ne? Tā kā vispār starp sievietēm, kas var kaut ko pacelt. Nerunās vispār par sievietēm, par vīriešiem. Jā. Pacelt 160 vilkmi, tas ir skats, ko tu neredzi bieži zālē, bet kur nu vēl no sievietes, Tas noteikti nav tā, ka zālē bieži ir cilvēki, kas vienkārši skatās, un viņi tādi, kas te būs tagad?
Ir, un nenoliedzami tas dod tādu kā gandarījumu un prieciņu pabaro manu ego, arī pišķiņu nenoliedzami tā ir. Un man ir bijuši vairāk kārt gadījumi zālē, arī ne tikai ar pārcelšanas, kas spēju frīsīņas kustībām. Es taisījusi bulgāru izklupienus ar katrā rokā 35 kg uz 10 reizēm. Un man bija viens tāds ļoti liels vīries zālē, es ņēmu tās hanteles, viņš tāds jums padot, viņas panest. Es saku, nē, es paņēmuši. Ko jūs taisīsiet vilkumi ar viņām? Es saku, nē, bulgāru izklupienus. Ar vienu kāju? Es saku, jā. Man jāpaskatās, es drīkst. Es saku, nu labi. Un viņš tas, tagad, kad es viņš man redz zālē, viņš man kā ļoti cienpilni pamāja ar galvu. Protams, ir prieks par to, jā. Un, protams, arī, kā, es nezinu, kā ar citās zālēs un kā ar citām manām kolēģiem, kas ir sievietes, tā kā trenžeri zālē, ir tīpaši, kad tu sāc strādāt, kādreiz bija tā, ir tīpaši no vīriešiem, kas skeptiski skatījās, ka sieviete ir treneri arī. Tāpat laikā tas, ka es esmu diezgan spēcīgāka, nenoliedzami man pārējie cilvēki zālē izrāda respektu. Pie manis sāk parunāties, ir ļoti lieli, spēcīgi trenēti vīrieši. Un tā kā tas nenoliedzami dod arī to kaut kādu papildus respektu, jo tev ir arī tie sportiskie sasniegumi. Tas es teiktu, ka manā jomā man tikai palīdz. Un ir patīkami, jā. Nu, tas nenoliedzami, ja tev sanāk izdarīt kaut ko vairāk kā lielākā daļā, nu tas ir patīkami. Ka tu ar kaut ko esi, kā saka, izsities kaut kur. Ir for. Es atceros Sakrapolas zālē, man bija tas smieklīgi, jo pašā galā, tur, kur ir tie rēki, tur ir tā, ka tur ir stīkls. Jā. Un tajā laikā, kad es trenējos, tur nebija nekas uzlīmēts virs. Es nezinu, kā tagad ir. Daļēji tur ir. Un es atceros, ka es cēlu tās smagās vilkmes. Es atceros tos skatus, ka tur ir 5-6 cilvēki, viņi stāv pie tā stīkla. Jā. Un viņi skatās, kāda cēla, un tad ir tāds gan prešers. Jā. Gan tas prešers ir, gan ir arī tā sajūta, ka, nu, ok, viss kāds. Tad tur redzēja labo aci, tur vēl kāds skatās, tur skās. Kāds izdomā necelt šajā brīdī, nu, protams, jā, tas viss iedod tādu baigo. Bet, nu, jā, tā cieņa, man liekas, par to, ka sieviete var tik liels svars celt. Un gan jau, ka līdzinībā vēl tik daudz priekšā, ja tu saki, ka tu esi gatava tie sportā būt. Un jā. Šis sports ir labs ar to, ka tā novecošana īsti nenozīmē to sasniegumu un mazināšanos. Jo statisks spēks neprasa nekādu tādu baigāko koordināciju, dinamiskas kustības un vajag tur tās, nu, teiksim, locītavas. Jā, nu, olimpiskās svarcelšana, mētāšana, stieņa virs galvas tomēr prasa ļoti daudz, jā, nu, tā jauda, kas jāģenerē no gurniem, nu, tas ir tiešām kaut kas pavisam savādāk. Tāpēc šo sportu var turpināt, jā, un, nu, visticamāk, ka tu nonāksi līdz 400 kilogramiem, tad būs 450, un tādi jau skatīsies, tad jau būs, nu, bet, piemēram, arī īstenībā tu tā kā, tu gribi startēt internacionāli, piemēram, kā Eiropas čempionātā, jo tu laikam to interesi neizrādi, jo tu jau laikam varētu, jo kā Latvijas čempionu tu varētu. Un, ka es varētu, man liekas, ka man vēl ir prāga. Tev tā kā tu gribi tos svārus augstāk, tu gribi konkurence bišķi, lai ir sastādīto. Es tāpatās, lai tu būtu augstā vietā pasaulē, tāpat tur tie cipari, es nezinu, vai es kad varēšu tādu sasniegt. Tā kā tur tie cipari sievietēm ir abnormāli milzīgi. Arī tur spēlē lomu ne tikai tavu treniņu, bet arī ģenētiskās dotības. Tas arī spēlē, kā tu atzēji lielāku treniņu. Līdz ar to es šaubos, ka es tik augstu varētu. Tāpēc laikā kaut kad gribētos uzkāpt uz Eiropas skatus arī, tā kā tādu sajūtu to lielo sacensību atmosfēru. Bet, nu, es biju uzlikus mērķis, ka es tur nedrīkst rādīties, kamēr no man 560, vilkme 180, nu, un vismaz guļas piešām vismaz 90. Nu, tā 90. Nav ko tur darīt, tā kā. Līdz ar to, ja es esam tikšu līdz noteiktais. Skaidrs, tad mēs zinām skaidrs, kas būs Latvijas čempionātā. Tie ir kaut kādi, nē. Šo tikai nav, bet kaut kādi izdomātie cipari man. Tu nekādu nezini, jo tagad tev būs konkurence, un tagad tu parādīsi pacelēs spēku. Jā. Laiks mums ir jau iet uz galu, un... Man bija viens jautājums, tev vēl pēdējais, cita, arī no manas personīgās intereses. Kā tev bija, te, kad tu sāki strādāt kā treneris? Tev nezuda prieks pret saviem treniņiem? Nu, man prieks jau bija zudis jau. Tagad es sāku strādāt, es jau biju to nostartējis, to powerlifting, un man bija tā traumatiskā pieredze ar to pārcelšanu. Jā, man bija tā traumatiskā, jo es biju to 12 nedēļu ciklu pilnīgi nomocījis, es biju nīzdedzis jau tad, un man nācās celt atkal nākamo, tas ir 10, un pēc tās reizes, un vēl tas pretīgākais bija tas, kad es uzkāpu uz piedestālu pēc tām visām mokām. Man vēl bija tās svara zaudēšanas mokas, un es pēc tām sacensībām 3 mēnešus negāju zāli vispār. Nu, es tā kā nevarēju, man bija pilnīgi, nu, tas likās kaut kas neiespējami. Bet es tikai atkal lēnām sāku to censties, jo tur ir problēma bija tāda, ka
sacensības bija laikam janvārī vai februārī, kas nozīmē, tu paņem bišku pauzi, tev ir uzreiz jātais cikls nākamajam Latvijas čempionātam. Tu pat nedabūji it kā to mentālo atpūtu. Jā. Un toreiz jau, es vēl nebiju sācis tā oficiāli trenēties, strādāt, un man jau bija pildīgi. Jā. Man nesaku tā cilvēku trenēšana, tā mācīšana man ļoti patīk, tie paši treniņi, tas ir, kā jau visiem, nav tā, ka tu nāc ar baigo baudu, tu vari izdarīt, un es saprotu, ka ir jāizdara, tu izdari, bet tās ir divas tā kā šīs lietas. Ar tādu prieku nāk, un ļoti daudz klientē, kuriem man patīk tās dienas paiet, reizēm 5 cilvēki pēc kārtas skaties, 5 stundas pagājuši, viss tik forši, bet treniņā gan nav tāds 5 stundas pagājušas, un tas uztaisīs vilni. Tik liels rekords man nav bijis 5 stundās vēl man tikai. Jā, bet, tas viss ir tie svara kausi, un vienkārši ir jāsabalansē, un tas, pie kā es šobrīd strādāju, tieši tas. Saprast, kā visu normalizēt, tā kā balansu uzturēt, darīt to, nevis darīt tikai to un mēģināt būt labākajiem, kas vienkārši arī realistiski. Kad saka, tā ģenētiskais aspekts var arī potenciāli nebija nemaz tur, lai to izdarītu. Jā. Tā kā paldies, Ilona, ka tu ieradies, man liekas, ļoti, ļoti labs un skaists ieskats un plašs, kā vajadzētu trenēties un kā tieši tiem, kas cilvēki grib iet powerliftingā un kā sievietēm visvairāk un tos visus mītus graut un pastāstīt, kā tas viss strādā, ka cilvēkiem vajag celt, un tas ir ļoti svarīgi, un tīpaši, ja gribās iet startēt powerliftingā, neiet pilonas, jo viņam nav veterinē tajā, bet varbūt pēc gadiem 10 viņa jau būs gatava. Ja var mēģināt ātrāk uzrakstīt, varbūt viņa ielas jums veiklas savu, tad varbūt būsiet pirmie testējumi, ja es pamēģināšu uz. Jā, tā kā liels paldies tev, ka ieradies, un tad jau tiekamies kādā citā epizodē. Jā, tiekamies. Lies. Čau.